manuprāt, tie momenti kļūst vērtīgi ar gadiem. Jā. Tajā brīdī, kad tu to nofilmē, liekas, tā kā varētu arī mest miskastē šo video. Nu, piemēram. Bet paiet gadi, un tad tu skaties tos video, un tev jau rītīgi aizmirstās lietas. Jā. Un tad tu priecājies, ka tu nofilmēji. Bet tehnoloģijas mēs nevaram izslēgt no savas dzīves, ir jāatrod kaut kāds balans. Un šobrīd, kāpēc es rakstu par to problēmu, tāpēc, ka es meklēju laikam to balansu. Es mēģinu saprast. Es esmu licis pat melnbaltu ekrānu un visu kaut ko. Es skatos Instagram, it kā viss būtu miruši. Tev ir bijis, jā, melnbalts tā kā ekrāna. Jā, es esmu uzlīdz, pēc es scrollēju, tā kā, ķipa mazliet dēļ, bet tā man interesanti, ko viņš nomir Spānijā. Tā īstenībā tiešām ir problēma. Es ar scrolloju, es domāju, bāc, visas bildes ir melnbaltas, un tu nezini, kurā brīdī, kurš ir dzīve. Nu, tā kā. Jā. Sākam jaunāko Koja epizodi. Mums sanāca lielāka pauze, jo Rudolfam Kugrānam viss kaut kam bija jāsagatavojās. Un, vai tu zini, ka man bija jāsagatavojas pirms es tev stādu priekšā noslēpumainies viesi? Ko tu dari savā dzīvē? Man bija jāsagatavo visu, lai palaistu savu jauno stand-up programmas pirmās izrādes biļešu tirdzniecībā. Super. Un tādēļ jūs klausāties Koja podcastu, un jums ļoti patīk mani viesi, un jums liekas, hei, tie viesi nāk tikai pie komiķa, kurš gan jau ir ok komiķis, un jūs gribat atnākt uz manu stand-up, vai jūs esat bijuši uz manu stand-up, un jūs gribat atnākt vēlreiz, tad 2026. gada ievadā es došos jaunā tūrē, man ir jauna izrāde ar nosaukumu Evolūcija. Visas biļetes ir, visas ne, uz pirmajām izrādēm ir jau tirgošanā biļešparadīze.lv. Tur var nopirkt jau uz Rīgas izrādi, pirmo Rīgas izrādi, Liepāju, Cēsīm, Valmieru, Līgatni, un, protams, mēs nevaram aizmirst Kuldīgu. Jā, svarīgi. Un tuvākajā laikā jūs domājat, bet kāpēc neesmu manā pilsētā? Nākamo nedēļu laikā katru nedēļu pienāks klāt vēl pa kādai izrādēji būšu visticamāk, nevis visticamākais var jau Jelgavā, tas vēl nav, bet tā kā ejiet uz Biļešu paradīzi, meklējiet Rudolfs Kugrāns, es noteikti iemetīšu linku arī apakšā zem šīs epizodes, un arī visos manos sociālajos tīklos var atrast. Tā kā jā, nākat uz izrādi Evolūcija, būs forši. Viņi ir janvārī, bet visās vietās ir tās, ja vēl ir palikuši pirmās biļetes, ir nedaudz lētāk, kuras tagad var iegādāties. Es ceru īsumā, ka jūs šo klausāties, vairs nav lētāk, bet jā. 2 jautājumi drīkst? Jā. Paldies, ka tu esi CSIs būs. Tas nav jautājums, tas ir vienkārši izsaukums. Okay. Un otrs, cik šobrīd maksā biļeti vien? Tās Rīgā ir 20 tās pirmās un pēc tam 25 eiro ir, un citur, jo es mazliet pēc vietas īres, un katrs pilsētas, tad citur šobrīd ir 18 un 20, bet 20 eiro ir tas vidējais, cik man maksā tā biļete. Un kur tu CSIs esi? CSIs, es pirmo reizi iemēģināšu vietu Art Ranch Dukuri. Es pieņemu, ka tur kaut kas saistīts ar Dukuriem. Viņa pieder Mika Dukura tēvam, jā, un tur ir ļoti daudz foršu koncertu notika, un pateicoties sev viens draugs, kurš tur kā gaismoja grupu Karnevāla Jūtniks, viņš man teica, Rudolf, šī ir izcila vieta stand-upam, un tad es sazinājos ar Dukuru senioru, aizmirs vārdu, Zēburti, bet jā, Edijs. Jā, un vienojāmies, un tur pirmo reizi viesošos, jā. Super, es neesmu tur bijis, es zinu, ka tas ir ārpus tieši pie zonas. Jā, tā izrāda gan īsumā tagad ir izziņota, bet viņi būs diezgan uz pašām beigām, tāpēc, ka tas ir tāds pilnīgs ģimenes uzņēmums, viņi ir paši skatuvi, gaismas nopirkuši, bet viņi nestrādā decembrī, janvāri, februāri viņi nestrādā, jo viņi tiešām paši ģimeni tur apkalpo, paši kurina, tad viņi vienkārši tos ziemas mēnešus negrib tā kā kurināt, lai nav rēķins, un tā izrāda būs martā, viņi īstenībā tās izrādes, kuras vēl pa ceļam izziņos, viņas būs ātrāk, viņas būs, nekā, bet jā, tā kā ejam uz cēsim. Es tikai gribēju noprecizēt, es jau nepareizi pateicu, teicu, ārpus zonas, kā kaut kur ir. Nevis ārpus zonas, bet respektīvi tieši pie... Var redzēt, ka pie robežas. Pilsētas. Šorīt bija tā agrais rīts. Tev gan jau, kad Kristīna Garklāva galvā austiņā ārpus zonas. Ieplagojā. Jā, ārpus zonas ieplagojā. Pufīgi. Kristīna Garklāva, es arī būšu šo podcastu, redzējām visi reklāmai. Izgaismos. Jā. Super. Bet tā kā jā, nākam uz Evolūciju un tā. Un tad man šīs dienas viesis ir... Es vienkārši gribētu teikt TV3 raidījumu vadītājs un laikziņu, jā? Jā. Ļoti daudz ko dara TV3, plus vada arī savu podcastu Laika kapsulu.
Precīzi. Un ko vēl tev vajadzētu pieminēt par tādas profesionālās dzīves? Piektdienās, kas tev būtu domājis? 9:10 vakarā. 2 krauzes sākuma skits, vai ne? Sākuma skeči. Sākuma skeči, laika ziņas. Jā. 19. Podkāsts laika kapsula. Jā. Kaut kas vēl. Star FM. Pagaid, tu vēl esi Star FM? Tagad mēs esam ar Rūtu reizi mēnesī nedēļas nogalē. Reizi mēnesī? Reizi mēnesī ar Rūtu Dvīnsku Star FM brīvdienās. Kas ir tās pārējās 3 nogalas? Ieva un Artūrs. Kas tie tādi ir? Tie ir jaunie mūsu kolēģi Star FM. Tie ir kaut kādi zināmi Ieva un Artūrs vai... Nu, pamazām viņi kļūst zināmi. Viņi tagad ieiet šovbiznesā. Bet labi, kā jau visās kojās, evolūcija pērkat biļetes, kā jau visās biļešu paradīzes, visās kojās... Tas stand-ups jauns? Kas? Tev jauns stand-ups? Jā, evolūcija saucās par biļetes, sāksies janvārī. Pērkat biļeti. Jā, bet kā jau visi šodien, garšīgi kafija vispār? Nereāli. Iespējams viena no labākajām, starp citu. Jā, kofija, militārā kafija. Jā. Paldies. Ļoti garšīgi. Atsūtījis ir savas tēmas. Tātad tēmas, ko ir iesūtījis Mārtiņš Spuris, ir Soprāno ģimene. Tas ir, patīk, viņš ir ierakstījis seriāls, lai es nesāku googlēt vienkārši Soprāno kaut kādu ģimeni Itālijā. Un, ja tāpēc nebūtu ierakstījis, tas tāds, tātad Milānā, Koristu familija. Visi ir soprāni. Un ir viens adoptēts alts. Tēma komēdija stand-ups. Jo es zinu, ka tā ir mana tēma. Nē, bet es tev teicu arī, ko tu ar mani gribētu parunāt. Jā, bet tas tā arī ir. Jā. Bet es arī zinu, ka tu esi liels komēdijas gan visāda veida fans. Telefona atkarība, podcastu veidošana. 5. tēma ir atvēlētais laiks uz Zemes un kosmos. Un mums ir arī 6. tēma, skatīsimies, ko izvēlēsimies, ir Ņujorka. Un man ļoti patīk, es atļaušos PS par to laiku, slīpsvīt ir kosmos. Tas nav nekas ezotērisks. Vienkārši mēdz domāt par to, tāda eksistenciāla krīze, ik pa brīdim uznāk. Kuram neuznāk, vai ne? Es īstenībā nezinu, kuram varbūt kādam ir, kad neuznāk. Es neticu, kad ir cilvēks, kam neuznāk eksistenciāla krīze. Nē, varbūt. Man nav daudz cilvēku, ar ko es par to runāju. Es ar savu sievu mēdzu par to runāt, bet par tādu eksistenciālo krīzi bieži nesanāk. Jā, bet man liekas, ka pilnīgi jebkuram cilvēkam, es tā domāju. Man liekas, ka jā. Man liekas, ka Trumpam varētu būt, ka nav. Man liekas, ka arī kaut kad. Domā? Viņš tāds guļ Baltajā namā pamostās. Es vispār domāju, es par visādiem ļauniem, arī ļauniem cilvēkiem un arī slaveniem labiem, bet es tā kā, es tā domāju, piemēram, visu ienīstais cilvēks, es ceru, ka manā burbulī, kas klausās visiem, Vladimirs Putins, piemēram, es tā domāju, ar tām visām neģēlībām, ko viņš tagad dara, ko viņš plāno, arī viņam ir brīdis, ka viņš tāds, es gribu kafiju. Jā. Un vispār varētu arī maizīt. Es gribu tosteru maizi. Tā kā es tā domāju, viņš tāds dara tās predīgas lietas, bet gan jau, ka viņš arī vienkārši vienā brīdī grib maizīt. Vai arī, un arī es to domāju par tādiem labiem cilvēkiem, krūtiem. Tā kā man ir grūti iztēloties, ka arī Lebrons Džeims, viņš tāds, šodien gribās Haribo končus ar lakrits. Tādas ļoti cilvēcīgas lietas, jo mēs viņus kaut kā uztveram tādus mītiskus tos tēlus bieži vien. Es piekrītu, jā. Un es domāju, ka TV3 skatītāji tevi uztver par mītisku, bet šodien mēs atklāsim. Un es gribu sākt runāt ar tevi. Es salikšu tās tēmas pats kādā, un sāksim ar tādu vieglāko tēmu - telefona atkarība. Es tieši gribēju teikt, es biju aizmirsis, ka es šo biju ielicis. Jā, bet kāpēc tu izvēlēsi šo tēmu? Jautājums, vai tev ir sajūta, ka tev ir telefona... Pirmkārt, tev ir telefona atkarība? Man tiešām ir sajūta, ka man ir telefona atkarība. Man ir grūti teikt, vai tā ir telefona atkarība, vai tā ir kaut kāda dopamīna atkarība. Es nezinu, bet es arī savā podkāstā Laika kapsula runāju par to, ka tā man šķiet ir lielāka problēma nekā cilvēki to par to runā vai to novērtē. Tagad jau runā, man liekas. Iespējams, tagad runā aizvien vairāk. Bet man ir ļoti grūti būt bez telefona. Un īstenībā šis runas par telefoniem. Lielākā problēma ir sociālie tīkli. Instagrams, Facebooks, TikToks varbūt mazāk man personīgi. Man arī TikToks tas ir tik pārsteidzoši. Jā, kaut kā arī ēpasts, godīgi sakot. Es esmu noņēmis ēpastam notifikācijas, bet es ik pa brīdim ieeju, tā kā paskroloju, būs kaut kas jauns, nebūs. Un kaut kas ir tajā, kā es nespēlēju azartspēles. Vēl, cerams. Jā. Tas ir laba tēma nākamreiz, kad tu esi jā, azartspēļu atkarība. Kā papis ģimene. Bet tur ir kaut kas ar slot mašīnu tādu lietu.
Jā, nu arī Instagramā. Un, man liekas, pirmkārt, es nelietoju TikTok, jo man liekas, ka kaut kā Instagramā ir tie rīli, kas, man liekas, iedod to pašu, ko laikam iedod tie TikToki. Jā, joks ir it kā tajā, ka rīli ir 2 nedēļas vēlāk nekā TikTokā. Ka rīlos ir tas pats, kas TikTokā, tikai 2 nedēļas vēlāk. Tas ir running joke par šo tēmu. Pat ja tā ir, ko tu nokavēji, ko es, starp citu, runāju par telefonu atkarību, es sapratu, ka man viens tas, kas izraisa diezgan lielu screen time lielāku, kā es gribētu, tā ir baigi man lielā problēma, ka mani pārāk interesē daudz, kas sporta pasaulē. Okay. Un ir tā problēma, ka kādreiz tu nevarēji, es jau no bērnības tur gribu visu basīt, ko rāda, bet tagad ir tā, ka arī pateicoties aplikācijai Go3 un viss kaut kam tas, viss sports, ko man interesē, es varu viņu bez mazai skatīties tiešraidē, un, protams, ka visam nesanāk tā kā laiks viņu skatīties, bet man ir tāds, tā kā redz, tā spēle, kas man semī interesē, viņa Go3 iet, un tad es pat viņu tā visu laiku neskaties, bet es, piemēram, mājās viņu atvēršu, kaut kur nolikšu, viņi ies, un es ik pa brīdim pastīšos rezultātu, vai viņi man tur austiņās klusām ies, ja tur kāds gols. Un man tiešām ļoti daudz skrītājumu patērēja tas, ka un bieži arī ir tas, ka es sāku skatīties uz sportu, es izrabos, visu laiku ir gājis. Man sporta pieejamība ļoti padara man atkarīgu no telefona. Redz, cik interesanti, cik atšķirīgas ir šīs lietas, jo man sporta pieejamība ir tā kā nulle atkarība man ar to ir. Jā. Bet tas ir ļoti interesanti. Katram vienkārši ir tā sava lieta. Bet kādu sportu tu pārsvarā skaties? Kas ir tās tieši, kas tas var būt? Visvairāk es skatos basketbolu, jo basketbolā man interesē sākot tur no Eurolīga, NBA, FIBA Champions Līga, Eirokaus, Spānijas basketbola līga. Viņa visi ir pieejama Go3. Un tāpatās futbols ir Anglijas Premier League pieejama Go3, kas man interesē. F1 tiek rādīts Go3. Amerikāņu futbols, kas man patīk, tiek rādīts Go3. Un es to visu skatos. Un bieži jau, protams, un tāds lielos notikums, kas man tā kā spēle, kas man no sirsniņas interesē, tos skatos tā kā mājās pie televizora, kad es gribu tā kā visu, bet man ir daudz, kas man interesē tā, ka es gribu redzēt labākos momentus, es ik pa brīdi gribu pieslēgties, un tad es to vēru vaļā uz telefonu. Un, tas ir baigi. Tev ir problēma. Jā, par mani. Tev sanāca ļoti laba Go3 reklāmas. Jā, es zinu, jā. Tiešām ļoti labi. Nebija apzināti. Labāk nekā savu stand-up. Bet, un ko es gribēju teikt, par mani pat komiķi ierēc kaut kādās kopējās tūrēs, viņi redz, tā kā es sēžu backstage'ā, un viņi vienmēr, kā Rudolf vienmēr iet kaut kāds basketbols, ko tu skaties. Tā kā vienmēr, vēl Latvijas līga un viss. Bet tad tev tātad ir TikToks, jā? Es brīnos, ka tu tagad neskaties īstenībā. Pa dienu mazāk tas ir, man ar TikToku īstenībā ir tā, ka Instagrams. Instagrams laikam, jā. Instagrams, divienā kārtā vēl Facebooks, bet es tur neko īsti reti, kad es kaut ko iegūstu. Vienkārši kaut kā tas algoritms tā. Es attopos reizēm, ka es vienkārši doomscrolloju lietas. Bīrilu mazāk. Bīrilā man nav tāds tā kā, viņš es Bīrilā speciāli atstāju, ka man ir diezgan mazas tās paziņas, lai tas Bīrils būtu tāds īsts, tā kā cilvēks man tiešām interesē. Un man par tām, un ka tiešām visiem ir tik dažādi, jo, piemēram, arī mans kolēģis, ka mēs esam kopīgās tūrēs, Jānis Kreišmans, ja viņam būs brīvs, viņš arī visu laiku būs pie telefona, bet viņš skatīsies no sporta, viņš spēlē, viņš kaut kādu līgu, kaut kādu, kur tur šaudās. Tāpat laikā Kalvis Troska, viņš vienmēr atkal spēlē kaut kādas, tur, kur kaut kādas, nē, bet viņš tāds gudu, kur tur klucīši jāsaliek, tur kaut kāds ķipas sudoku veidu domāšanas. Un par telefonu atkarību, kad tu man atsūtīji šo tēmu, man arī viens ļoti, kur es gribēju pārvērst stand-up jokā, bet tas tur īsti nesanāca. Es arī skatījos, cik mēs esam atkarīgi katrā dzīves, tas, ka tos koncerts, bet man likās ļoti smieklīgi. Tas laikam bija jums Rāģiņā, kad bija pēdējā darba diena. Pagaid, tu ar Kristīnu gāji projām? Jā, mēs ar Kristīnu gājām projām. Laikam, tad, ka jums bija pēdējais ēters, ienāca Rūta Dvinska. Un tad bija Rūta Dvinska filmēja, kā viņi no jums atvadās kaut ko dod. Man liekas, tu pretī filmēji viņu. Un jūs šo tādu emocionālo brīdi abi piedzīvojāt viens otru filmējot. Un es tā domāju, un tas ir crazy. Es piekrītu, tas jau ir, ja tu sāc to tā kā analizēt, tad tas ir mazliet savādi. Bet tas ir kaut kā tik organiski
lielai daļai cilvēku iegājies. Labi, es varu runāt par sevi. Man tas ir iegājies, ka tas it kā nešķiet dīvaini tajā brīdī. Bet ja tu sāc domāt par to, jā, makes sense, tas ir savādi, jo tu varētu izbaudīt to mirkli tajā konkrētajā brīdī. Tāpēc es, piemēram, pēdējā laikā, kad es nav bieži tā, ka es eju uz koncertiem, bet pēdējā laikā, piemēram, koncertos, es arī es cenšos nofilmēt tā kā mazlietiņu. Un nolikt nost, jo nav jēga filmēt visu to koncertu. Jā, jo tā kā pirmkārt ir kāds, visticamāk, kas viņu nofilmē. Labāk. Tas arī, jā. Bet par šitām vēl tādiem momentiem, un es skaidrs, ka mēs visi gribam iemūžināt, jo ir tā iespēja, pirms ļoti daudz, bet es, piemēram, līdzīgi kā tur koncertiem, es tā daru ar savu dēlu, ka mēs ar dēlu kaut ko pieredzam. Es viņu nofočēju, nofilmēju kaut kādu, ja viņš kaut ko interesantu dara, jo tīri arī es gribēju atcerēties, ka mēs tur bijām, bet pēc tam es cenšos visu to nedarīt, jo es gribu arī tā kā tiešām izbaudīt. Bet vēl viena lieta, diezgan daudz vīriešu, kuriem ir bērni, viņi, man liekas, līdz šai baltai dienai nezin, šis gan man daļa varbūt no manas stand-up, bet tā kā tiešām patiesība, es esmu runājis, viņi nezina, cik grūtniecības testam, kā grūtniecības tests ir pozitīvs. Zini, kā viņi to uzzina? No. Tas ir tas vīriešu pozitīvs grūtniecības tests, kad tu atnāc mājās, un tev sieva pasauc tā kā, atnāc uz guļamistabu, un tādi, ja tu redzi, ka tu iej guļamistabā, un kaut kur, nezinu, uz plauktiņa nolikt kaut kas līdzīgs termometram, un pretī stāv sieva un filmē, tas ir pozitīvs grūtniecības. Tur nevajag tādas līnijas, vai kaut kas tāds. Šis nav, man tur kaut kā sadara, bet es zinu, ka ļoti, tā kā jau, zinu, arī visi tie gender reveal, tas arī tiek filmēts, jā. Un kas it kā ir... Nē, tur ir liela dilēma, manuprāt, jo kaut kas ir forši tajā, ka ir nofilmēts, jo, manuprāt, tie momenti kļūst vērtīgi ar gadiem. Tajā brīdī, kad tu to nofilmē, liekas, es varētu arī mest miskastē šo video, piemēram. Bet paiet gadi, un tad tu skaties tos video, un tev jau rītīgi aizmirstās lietas. Jā. Un tad tu priecājies, ka tu nofilmēji. Bet tehnoloģijas mēs nevaram izslēgt no savas dzīves, ir jāatrod kaut kāds balans. Un šobrīd, kāpēc es rakstu par to problēmu, tāpēc, ka es meklēju laikam to balansu. Es mēģinu saprast. Es esmu licis pat melnbaltu ekrānu un visu kaut ko. Es skatos Instagram, it kā viss būtu miruši. Tas mums skumīgs Instagram. Tev ir bijis, jā, melnbalts tā kā ekrāns. Jā, es esmu uzlīdz, tā kā es scrollēju, tā kā, ķipa mazliet dead, bet tā man interesanti, ko viņš nomir Spānijā. Tā īstenībā tiešām ir problēma. Es ar scrolloju, es domāju, bāc, visas bildes ir melnbaltas, un tu nezini, kurā brīdī, kurš ir dzīve. Jā. Bet ko es gribēju teikt, tas, kas man ir iebjās, kad ir tā kā vecākā paudze, kas saka, tā kā, tagad jau visu grib iemūžināt, neizbaudīt mirkli. Jūs arī gribējāt, jums nebija iespējas. Jo, kā, ja mēs tā tomēr skatāmies vecos vecmāmiņu albumus, tāpatās jūs visu fočējāt. Bēres ir safočēts, viss ir safočēts. Jā, man arī ir bēres vecmāmiņas fotoalbumā. Visticamāk, kā, ja jums būtu tajos laikos telefons, mums būtu bēru aftermovie. Bet kas man mazliet, un kur atkal tu teici, ka tas ir vērtīgi, kad viss tiek iemūžināts. Es izstāstīšu, kur man mazliet atkal besī, kad pilnīgi visi iemūžina, jo man liekas, ir tāda, kaut kas ļoti skaists ir arī, zini, tagad ir viss kaut kas notika, kā tu toreiz biji, es atradīšu, kurā gadā tas bija 17, man ir klaudā saglabājis, nosimies video. Bet ir ļoti forši, pēc man ar maniem vidusskolas draugiem, ir kaut kādi notikumi, lietas, kas ir tik daudz evolucionējušas. Zini, kad katrs viņš ir apaugušas, un kad tas nav nofilmēts, un jūs nevarat salīdzināt, kā bija. Man ir tā, ka man čoms tā kā stāsta kaut kādu notikumu no videnes, kur es esmu bijis, es to klausos, man ir tāds, tā īsti nebija. Es čīsti atceros, ka bija mazāk cilvēki, bet es redzu, ka viņš to nestāsta, lai tā kā, ka viņš apzināti melo, bet viņam atceroties to no citiem, dzirdot, kā tas bija, viņš ir mainījies, un kaut kā ir arī krūti, kaut kā, ka tas bišķi mainās. Ka katram ir sava tā unikālā atmiņa par to konkrēto notikumu. Jā. Bet tagad par daudziem notikumiem, atceries, kā mums toreiz tur gāju, kuru dziesmu mēs dziedājām, un tad ir tā, pagaid, es taču to nofilmēju, kuru dziedājām. Man starp citu ir viena tāda filmiņa, kaut kā 12 minūšu gara, mēs 6. klasē, laikam, mēs filmējām Matrixa parodiju, kas saucās Patriks. Un mums tur bija melnas brilles, un mēs taisījām tos un visas tās lietas. Un es nevaru nekur atrast to filmu. Viņš ir tā kā nofilmēts, bet man ir tikai atmiņa par to. Bet ir kaut kas krustveida. Bet kaut kas ir, tāds īpašs, ka man ir tā atmiņa.
Bet es ļoti gribētu redzēt, varbūt kaut kur ir. Nē, viņa, kad pienāks laiks, tad atradīs. Jā, īstais, jā. Bet, jā. Un arī, man liekas, arī traki ir tā telefona atkarība. Protams, bet tu saki, ka par viņu nerunā, bet man liekas, ka jau par to rīktīgi sāk runāt. Jā, taisnība. Es domāju, ka runā par to vairāk. Varbūt tas arī, es domāju, no burbuļiem ir kaut kur atkarīgs. Manā burbulī par to mazāk varbūt runā, lai gan mēs tagad arī ar Kristīnu diezgan daudz par to runājam, jo, jā, tas ir kaut kā aktualizējusies šī tēma. Un man dažreiz ir tā kā, kad es pat pieķeru, man ir tāds, ka es izvelku telefonu, lai pastītos, kā tu saki, tur tas var būt ēpas vai kaut kas, un es tā kā pieķeru, un es tāds, pagaid, es tikko to skatījos, tur nekā jau nebūs, bet paralēli to domājot, es tāpat varu vaļā. Precīzi. Un to izdaru tāpatās, un kas ir tāds traks? Jā, bet man liekas, laikam jau, ka tā ir ar atkarībām, visticamāk jau, ka katru reizi pirms heroīna, iespustē heroīna, viņam ir tāds, šis nebūs labi ģimenes dzīvē. Jā, šito vajadzētu tikai pārstāt. Bet... Man jau nav vēnas rokām, laikam jau, ka tā atkarība darbojās. Jā, es kaut ko vēl gribēju par šo teikt. Es tūlīt atcerēšos. Pagaidi. 3, 2, 1. Nē. Okay. Es tev varu pateikt, kur es esmu. Bet es kopumā esmu diezgan. Es saku, man ļoti daudz veido tas, ka sport. Un arī es klausos tas sporta podcasts, tas arī trākiem. Viņi daudz ir par katru. Jā. Es atcerējos, ka es gribēju teikt to, ka vārds atkal aizmirst. Okay. Tev ir bijis tā, ka tu uzreiz aizmirst. Uzreiz. Protams. Viss. Bet tu tiešām aizmirst? Pagaidi. Šito izgriezīsim, jā? Nē, mēs neko negriezīsim. Okay. Es atcerējos. Es domāju arī par to, ka tik ļoti pierasts ir, piemēram, gaidīt rindās vai vēl kaut kur un gaidīt ar telefonu. Bet pamēģināt gaidīt rindā vai vienalga kur neņem, telefonu. Bet tā jau ir visur. Kā tu to domā? Tā kā man tagad tur audzina mājās un es sapratu, šis ir forši. Piemēram, ir pilnīgi cita ēšana, ja tu neskaties paralēli telefonu, ka tu ēd. Ka tu vienkārši apsēdies un ēd. Un, man liekas, to Jānis Kreičmans to teica šitajā te stand-upā vienā, bet mēs pagājuši gadu ar čoviem mašinēšanas braucienā to izmēģinājām. Mēs tur bijām vairākas dienas, un kad bija noteikums, ka tu ej darīt numuru 2 toaletē, tu nedrīkst ņemt līdzi telefonu. Okay. Un Kreičmans arī par to runāja, jo, liekas, mēs iedvesmājamies no tā stand-up joka, jo tad ir arī tāds interesants, ka tu apsēdies, un es kakāju. Un tu vienkārši tu tikai kakā, un tad tu vispār paliek tā jokaini, un tad arī tu nesēdēsi 40 minūtes, tu izdarīsi to, kas ir jāizdara, jo, otrs variants ņemt to gaisa atsvaidzinātāju, zinājis, un kur... Lasīt, kas tur rakstīts. Es bērnībā no galva zināju. Bet numur 1 drīkst ņemt telefonu? Meitenēm vieglāk. Bet man ir bijis tā, ka es stāvu un... Es arī, protams, kad scrolloju. Bet ir jācenšas, protams, un visi tie pastāvēt rindā, braukt sabiedriskajā transportā, braukt, vilci, whatever, visu darīt, jā. Tas ir tāda traktēma, bet... Braukt pie stūras. Bet tu skatās jau arī tur. Bet skatās tur tā lieta, bet tas ir, tas ir bīstami. Zini, kas ir trakākais? Bet es arī par domāju, ka nevis tā kā, es nedomāju obligāti, ka braucot, es domāju arī, tu piestāji pie sarkanā, un pirmais, ko tu dari. Jā, bet skaties, to es arī noteikti, es šodien biju šajā situācijā, un, sorry, es pateikšu tavu vārdu, tu esi man labi pazīstama, es gribētu teikt, ģimenes draugs, kur arī jāierakam tūņās novembrī iznāks filma šitā te tīklā TTT, un tur ir aktrise Agnes Budovska. Jā. Un mēs šodien izlaidām to man izrādu, viņa prasīja, es biju intervijā pie jums, viņa nedzirdēja, es tikai dzirdēju beigas. Pie mums 900 sekundes. Jā, pie jums. Un tad tā kā viņa nometa, tā kā es viņai atbildēju, tāds, es reklamēju jauno izrādu, kur būs, kur tas viss info, kaut ko vēl parunājam, un viņi man atbild audio, jo tad viņi man runā audio, un fonā es dzirdu. Un viņi par to atvērt, kad vējs saka, traffic hazard in front of you. Ka viņi brauc. Un kad tieši brauc nevis vēl tā, bet kad ir tas traffic hazard in front of you. Man tāds, un viņi tā, es atvainojos par traffic hazard, bet turpināšu tagad. Tas tā traki, bet tā telefona. Bet, ko es gribēju pateikt? Aiziet. Zini, kur es esmu oldschoolīgs? No. Nereizi manā telefonā nav bijis, un es vēl nevienu reizi neesmu izmantojis
ChatGPT. Tu domā, ChatGPT? Es pat nezinu, kā viņi sauc. ChatGPT. Tas tā kā oficiālā Michaels M3P player. Jā, jo es neesmu izmantojis, un es vienkārši pagaidām laikam tā kā redzu, ka tie cilvēki, kas viņu izmanto, viņi burtiski lielākā daļa izmanto kā mazliet advancētāk Google. Es varu pateikt, kā es viņu īstenībā izmantoju. Braucot uz pasākumiem, es viņu uzlieku... Koļos ar viņu. Kā tu teici? Koļos ar viņu. Nē, koļos. Es uzlieku to sarunu režīmu. Es ielieku pirms tam es ielieku scenāriju, piemēram, un viņš man lasa viņu priekšā, vai es viņam saku, izlasi man tagad jautājumus, atkārtojot diskusijai katru jautājumu 2 reizes un lēnām. Un tad viņš man to dara, un es braucu, un es klausos, un tā es varu scenārijiem, piemēram, sagatavoties. Ir daudz labi veidi, kā viņu var izmantot. Nē, jā, bet es vienkārši skaties, es ticu, un es no daudziem esmu dzirdējis, kad palīdz. Es pat zinu, kad ir teātra režisori, kas ir tā kā nevis tā, bet tā kā ar viņu parunāšu par to tēmu, ko viņš tur netiek galā. Viss normāli. Es zinu, ka ir daudz labi veidi, bet es zinu, ja es viņu tagad arī nokačāšu un sākšu izmantot, es izmantošu noteikti arī to labo veidu, bet es izmantošu arī ļoti daudz tā kā to... kaut ko sportam. Jā. Un turklāt, man pēciem par sportu, un tur ir tik viegli, man patīk, piemēram, ja es gribu atrast kaut kāda 98. gada Orlando Magics 2. centra statistika, kurš man likās rēcīgs centrs, man patīk parakties tajā internetā un atrast viņu statistiku, nevis, ka man uzreiz tā kā iedot priekšā. Wow, vispār nesapratu, ko tu saki. Nē, es pieņemu, tas ir centra spēlētājs, viņa statistika un tā, jā. Ejam prom no telefoniem. Telefoniem, liekam kabatās. Jā. Es nelikšu, man ir jālas tās tēmas. Es atstāšu. Labi, aiziem tādā nopietnā tēmā. Šī nebija tā nopietna. Šī nebija. Ejam. Atvēlētais laiks uz Zemes un kosmos. Wow. Starp citu, es gribu šo tēmu. Mums bija sarunāts pagājušajā daļā ierakstīt. Jā. Es vakar noklausījos podkāstu. Tas vienkārši man savilkās ar atvēlēto laiku uz Zemes. Es noklausījos podkāstu ar Toms Harjo. Vai tu zini, kas ir Toms Harjo? Man liekas, aktieris. Aktieris, jā. Un viņš tagad ar viņu bija intervija arī Santā, un tagad iznāca arī kļūsti. Es aizmirsu, kā saucās podkāsts par to, ka viņš ir... Par sektu? Jā, viņš no 0 līdz 20 gadiem bija Jehovas liecinieku ģimenē, un bija ļoti pārliecināts, un bija tik interesanti par... Jo tā, ka viņš kādos 19 gados, man liekas, viņš taisīja intervijā, viņš sāka apšaubīt, tā kā jehoviešus. Un jūs saprotat, jehoviešiem ir apsolīti, ja tu esi jehovietis, tu tici patiesībai, visi tie, kas netic, tiks noslaucīti no zemes, un jūs tam mūžīgi laimīgi dzīvo. Viņš 19 gados tikai apzinājās to, ka viņš beidz ticēt, viņš tāds, kad viņš mirs. Un vienmēr viņš tikai 19 gados saprat, ka viņam atvēlētais laiks uz šejienes ir ierobežots, ka viņš līdz tādam lielam pieaugšam vecumam domāja, ka šis ir mūžīgi. Un to es gribēju kā ievadu iesākt, kad ir interesanti. Jā. Bet jautājums cik viņam tagad ir, piedod? Kaut kā 25. Viņš ir pabeidzis. Es gribētu teikt, ka 25 kaut kādi. Okay. Jo viņš teica, ka viņš 20 gados iestājas aktieros, jau viņa, man liekas, kāds 2 gadus ir pabeiguši. Izstāstā viņam varētu vēl doķīši paprasīt, ka viņš pērk. Tā. Bet jā. Tom, lai tev veiksmīga aktieru karjera. Bet tu atceries, tev ir kaut kāds tāds brīdis, kad tu apzinājies, ka šis ne... Jo, bērnība iet ļoti gari, vasaras iet kā gadi, un tev liekas, ka ir diezgan mūžīgi. Tu atceries kaut kādu brīdi, kad tu apzinājies tādu, šitais varētu veikties. Vai es tev neizspoiloju, ka tas beigsies? Šis ir tas brīdis. Ko nereāli? Es esmu nehovietis. Es atceros... Es neatceros precīzu vecumu, bet es atceros kaut kādu aptuvenu periodu. Man šķiet, ka tas varētu būt kaut kādiem... tas, ka mēs nomirsim, man šķiet, ka es jau ap kādiem 9, 10 gadiem iespējams runāju. Bet tā pa īstam, un tas man uznāk joprojām, un es esmu ar pāris cilvēkiem par to runājis, un es nekad nevaru līdz galam izskaidrot to sajūtu. Varbūt tu man sapratīsi, varbūt nē, to mēs redzēsim tūlīt. Bet, piemēram, no rīta... Pieņemsim, man ir 14 gadi, es guļu gultā, es pamostos, vasaras brīvlaikā, es pamostos, bet es neesmu līdz galam pamodies. Un es vienkārši sāku domāt es tā kā sāku atzūmot no sevis, es sāku domāt planēta, es sāku domāt par kosmosu, es sāku domāt tur tālāk, un tad es domāju,
pienāks kaut kāds brīdis, kad es nomiršu, es vairs nebūšu. Un es domāju par to, ka nekā nav. Respektīvi, ka nav mājas bāze. Piemēram, tā kā spēlēs. Tu nomirsti, tev ir mājas bāze, tu tā kā atgriezies, un tad, piemēram, tev izsūta atpakaļ. Ar cilvēku arī, tas nav nekas pierādīts, ir dažādas teorijas, bet neviens neko nezina. Bet realitātē mēs nezinām, ka ir tāda mājas, tu nomirsti, mājas bāze, tur ir kaut kāds cilvēks, kas reģistrē, labi, tu nodzīvoji tagad tur, metīsim tevi tagad tā. Un līdz ar to, ja nekā nav, tad kas ir? Un ja nekā nav, tad nekā nav. Un tajā brīdī, kad es sāku šo tā kā savā galvā malt un domāju par to, ka nekā nav, man uznāk tāda eksistenciāls tāds satraukums, bailes, pat nemāku izskaidrot. Un, piemēram, tagad runājot, man šī sajūta nav. Es varu ļoti racionāli par to runāt, bet ir brīži, ja es esmu viens un es par to aizdomājos, man uznāk kaut kāda tāda sajūta, ko es nemāku izskaidrot. Un es to pieņemu kā eksistenciāli tādu krīzi. Krīzīt, jā. Tad šis ir interesanti, bet tu zini, kad mēs visi esam piedzīvojuši to, kā nav. Es vienkārši... Es laikam zinu, par ko tu runā, bet droši. Kā man to pateica, un es toreiz lai ātri ievadot no savas puses, es tagad esmu bijis ļoti daudz bērēs. Tā kā ir sanāca dzīvē būt... Labs flex. Es vienkārši staigāju pa bērēm, tur ir buljonu pīrādziņu. Tu dažreiz vienkārši iet, tu tev iedod to buljonu pīrādziņu. Bet tas pirmais pīrādziņš nereāli. Nē, bet man liekas, jo es vēl joprojām esmu par to, esmu teicis šajā vai kādā citā podkastā, kāpēc vasaras bērēs jūs mums dodat siltu buljonu, augsto zupu vasaras bērēs. Vienkārši kodēs labi. Jā. Es arī visu laiku zināju, ka es miršu, un ap tiem 18 gadiem bija tāds pirmās ļoti, ļoti apzinātās bērns, kurās jau sēroja pie cilvēka, tad bija tāds, es pirmo reizi redzēju, man bija tāds, fuck. Es arī tur gulēju. Tad es sāku ļoti daudz imaginot daudz cilvēkus, savus pazīstamos, un arī sevi. Es ar tā gulēju, labi, whatever. Okay. Bet tātad. Un tad vēl tur visāds nāves notika, un tad notika pazīstama cilvēka pašnāvība, kas man uztaisīja eksistenciālo krīzi pa dzīvi. Un tad kaut kad tas bija noticis, es esmu vienā ballītē, kur cilvēki runā par to, par pēcnāves dzīvi, kaut ko, katram tur savs viedoklis, bet visi tur tā kā ļoti filozofē, un tad mums ir tāds viens čoms, viņš tajā brīdī, jau, man liekas, ir dakteris, tad viņš mācījās par dakteru, viņš bija tik viegli, viņš tāds piecēlās, viņš tāds, par ko runāja, tā kā, kas ir pēc nāves? Tas pats, kas pirms dzimšanas. Un man tāds, viņš vienkārši to pateica, tas pats, kas pirms dzimšanas. Tā kā, nekā. Un es par to ļoti, un es ilgi biju advokāts šim, bet tad es sapratu, ka es nepiekrītu tam. Jo tāpēc, ka, piemēram, tu esi daudz, pat cilvēks, kurš neko nav izdarījis, viņš kaut ko ir atstājis uz šīs, piemēram, labi, tā kā atstāt bērnu, tu jau tiešām tā kā būtiski atstāji daļu no sevis, bet izdarīt darbi, video ieraksti, viss kaut kādas enerģijas, bildes, tas, man liekas, ka tu tomēr, es nezinu, kas notiek pēc nāves, vai mēs kaut kā apzināti, bet tu tāpatās arī pēc nāves esi kaut kas vairāk nekā tu biji pirms dzimšanas. Protams, ka kaut kad cilvēki mūs aizmirsīs. Jā. Bet kaut kas tomēr... Bet tu būsi kaut kas tiem cilvēkiem, kas ir dzīvi, bet nevis tādā... Jā, jo tā kā... Jā. Jo, piemēram, liekas, ka aizmirsīs, bet tad atceries no puses, tad tev uz kaut kādu laiku aizmirsīs. Jā. Un tad uzrodās šāds Arnis Krause, kurš pēta tavu ciltskoku, kuram ļoti patīk, un tad jūs atkal uzvar, un tad paliek interesanti, un tad ko viņš ir darījis, un tā kā kaut kāda jau tā tava enerģija, eksistence, ik pa brīdim atgriežās kaut kāds tas nospiedums māziņ, kad tu esi bijis šīs pasaules. Tāds, wow! Tev šo vajag izmantot jaunajā stand-upā, bet... Tas būs rēcīgi. Bet es saprotu, man šķiet, ka es saprotu, ko tu saki, bet kāpēc es saku bet, jo tā nozīme ir starp tiem cilvēkiem dzīvajiem. Jā. Tas ir tas tādā ziņā. Protams, tu atstāji, kā ir latviski legacy. Jā, tu atstāji savu legacy, nospiedumu un jā, pavisam noteikti. Bet tas ir starp cilvēkiem dzīvajiem, tas paliek. Bet ja, piemēram, mēs atmetam cilvēkus nost, mēs paņemam šo zemi nost, tu nomirsti? Nē, nekā jau nav.
Saproti? Bet tad jau tikpat labi, ja mēs atmetam cilvēks arī, kamēr tu esi dzīves, nekā jau nav. Bet tur tā lieta, Ja mēs atmetam cilvēkus tagad, tad arī tur tā lieta, ka nekā jau nav. Un man citreiz uznāk tāds, jo mums jau starp cilvēkiem ir viss nozīmīgi, jo mēs ar savu to prātu uzbūvējam, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, kurā kultūrā kas ir svarīgi. Protams, un tam līdzīgi. Un varbūt tas ir svarīgi. Pakas. Viss? Varbūt kaut kas, ko mēs esam uzbūvējuši. Nē, tur jau tā lieta, ka ja tev kā cilvēkam tas šķiet svarīgi, tātad tas ir svarīgi. Jo mums katram atšķiras lietas, kas kuram ir svarīgi. Manuprāt, ir kaut kādas varbūt globālas lietas, kas kuram ir svarīgi, bet arī tu vari atrast cilvēku, kuram tas nebūs svarīgi, kas visiem būs svarīgi. Un tad beigās tas ir ļoti individuāli. Es ļoti gribētu būt pārliecināts kādā reliģijā, man liekas. Tas ir tik vieglāk. Tad būtu vieglāk. Jo tev ir tā kā tu zini, varbūt tu beigās būs kļūdījies. Un ir traki, ka jo ja tu būsi kļūdījies tad nekas slikts tev nebūs, bet man ļoti patīk tas Louis C.K. joks, ka viņš teica, tā kā es neticu Dievam, es biju rīktīgi ceru, ka nav Dievs, jo savādāk, ja es tā kā esmu kļūdījies, nebūs labi. Būs diezgan traki. Un ja tu esi tā kā ticējis Dievam, bet tu beigās kļūdījies, nekas slikts jau nebūs. Bet ja nekas atkal stūbi, tad tu esi atkal pilnīgi visu dzīvi tā kā veltījis. Nē, bet tur tā lieta, man šķiet, tas atkal ir, ja tev tas strādā, ja tu esi reliģisks cilvēks un tev tas strādā, tas kaut kādā veidā tev palīdz būt nosacītī relatīvi labam, nezinu, pārējiem cilvēkiem un vienkārši tev palīdz vieglāk dzīvot, aiziet. Bet es, piemēram, es neesmu vispār reliģisks cilvēks, es vairāk pagaidām, nekad jau nevar zināt, vai ne? Ļoti daudz paliek. Ar gadiem tu meklē kaut kādu jēgu, tu meklē varbūt arī mierinājumu lietām. Es nezinu, vai tas ir mierinājums. Tas vienkārši ir tādu komfortu. Varbūt mierinājums, jā, kā kuram. Bet, un tad es nonāku reizēm pie tās sajūtas, ka nekā nav. Un ka reāli nekā nav. Bet atkal... Un tas ir tāds, bet tad es aizmirstos, un tad es atkal, Viss kaut kas jau arī ir. Jā, un pagaidām, man vēl ir 3-3, gan jau ir ok. Jā. Tas tur, bet to starp citu, ko teici, ja tas dara laimīgi, man arī ļoti patīk, ka tas pats, es atgriezīšos un citēšu, jāatrod, kā viņi saucās, iemetīšu linktā Tomu Harjo, ierakstēt Toms Harjo, un tur būs arī tas podcasts, tas vispār ir podcasts par reliģiju. Tas ir podcasts, jo es redzēju ziņu virsrakstus ir arī Santā bija raksts, un tad laikam tas intervētājs iedvesmojoties, kad ir šī intervija, viņu saintriģēja, un viņš uztaisīja. Uzaicināja viņu to savu sarunu. Ja man liekas, tas vispār ir podcasts, kur kopumā ir intervēti, es redzēju arī mācītāji. Bet tas bija reliģiskā podkastā. Bet tas vadītājs ir kā kaut kāds semi-reliģisks. Es nevaru saprast, bet es noklausījos, ka semi-reliģisks. Bet man ļoti daudz ir semi-reliģisks. Un tad viņš prasīja tam Tomam Harjo, bet labi, tu esi ticis ārā, viņam arī Tomam, cik es saprotu, laikam tie vecāki ir tikuši ārā. Viņam prasīja, ko tu ieteiktu kā tiem cilvēkiem, kas tagad ir tajā sektā, ja kāds mūs klausās. Viņš teica, tā kā, ja tev ir labi un tu esi pārliecināts, es tev iesaku palikt. Tā kā viss forši. Ja tev māca šaubas, tad pēti, skaties un varbūt tā ārā. Bet ja tev ir tā kā, tu tam tici, tev tas, ko apkārtēji saka, tas par tevi atcitās, tā kā man grib kaut ko piemīt. Viņš teica, ja tu jūties ļoti, ļoti labi, tad mauc un tici. Redz, mēs aizkadrā mazliet, es teicu par to Ziemeļkoreju, ka es tagad pēdējā laikā skatos Ziemeļkorejas dokumentālās filmas, jo mani man vienkārši fascinē tas, ka kaut kur uz zemes šobrīd ir tik stingra diktatūra, tik ļoti kontrolēta sabiedrība, kura bezmazā ir iepotēta par to, ka Kims Jongs ir kā dievs. Tu saki šobrīd. Kāpēc šobrīd? Nē, es nezinu īstenībā, kāpēc šobrīd. Jo ik pa brīdim jau viss kaut kur pasaulē ir. Jā, man vienkārši vienmēr liekas smieklīgi, kad cilvēki saka, tā kā... Es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka laikam es skatos no savas šī brīža prizmas, un piemēram, mēs esam demokrātijā, un es jūtos brīvs, ļoti brīvs tādā ziņā. Pagaidām. Jā. Un paralēli tas, ka tu savā brīvajā pasaulē saproti, ka īstenībā kaut kur uz zemes ir cita vieta, kur ir pilnīgi... Viņi kādi 25 miljoni, man šķiet, ka ir. Vienamais 25 miljoni cilvēku, labi, protams, ne visi, bet viņiem ir izveidota domāšana, kopš dzimšanas tāda, ka mūsu vadītājs ir gandrīz kā dievs, mums ir jākalpo viņam, un tā ir viņu pārliecība. Jā. Tāpatās jau projām ir cilvēki, kas tur Āfrikā dzīvo pēc 5000, bet 500 gadu, ciltīs. Jā.
Bet, ja man par šo vienmēr laiku liekas, ka cilvēki kaut kā vienmēr pārvērtē, ka mūsu laiks ir kaut kāds krutāks, ka viņi saka, karš. Nopietni 21. gadsimtā. Jā. Es tagad domāju, vai tajos karos, vai bija kāds cilvēks, kurš teica, karš 17. gadsimtā? Come on, nav kaut kāds 15. Es domāju, ka bija arī tāds saruna. Man patīk šī pieeja, jā, tas ir interesanti. Jo visiem jau, man liekas, tajā brīdī liekas, tagad jau gan mēs esam attīstīti. Tagad karš, Napoleons, crazy dude, mūsdienās. Un kāds 26. gadsimtā atskatīsies un domās, 21. gadsimts, reāli tumsoņas. Jā. Tā ir. Iespējams. Tagad jau pat nav pa gadsimtiem, tagad, man liekas, pa 15 gadiem. Zinu, ka jau ir atspīd. Ļoti ātri iet, uz priekšu. Jā, bet es dzīvoju, es tā nobeigšu šo tēmu. Jā. Bet kopumā, es kādreiz biju tramīgāks, un tagad es kaut kā esmu sakārtojis to, ka man liekas, ka ir jēdzīgi daudz, kas ir, bet ka visam nevajag jēgu, bet es kaut kā būs, tā būs. Tagad es esmu priecīgs, man ir bērns, es viņu gribu audzināt, es gribu, lai viņam ir galvenokārt laimīga bērnība, jo man liekas, būs laimīga bērnība, viņš būs laimīgs, un es jūtos, ja būs tā pēcnāsdība, būs nice. Būs nice. Bet, ja nebūs, tad, tad kā būs, tā būs. Kā būs, tā būs. Jā. Bet es tikai gribēju piebilst, es noteikti nesaku, ka nekam nav jēga vai tā. Es vienkārši saku, ka katrs atrod savu jēgu. Tieši tā. Tā ir tā lieta. Lielā dzīves jēga ir katram atrast savu jēgu un savu prieku un laimi. Tā var būt jebkas, tas var būt. Reāli. Fingerboards kādam var būt. Jā. Jā. Daudz to nesaprot, bet es pie tā palikšu, kā... Kāpēc tu vēl, protams, tur nezinu, ej uz tiem amatieru basīšu treniņiem, dara to, bet man tas taču neiedzīgi. Man liekas, tas ir jēdzīgi, ir fun. Es tur Es nekad tā neiedomātos tev teikt. Nē, bet ir citi, jā. Jā, man liekas mierīgi. Tā, ejam tālāk. Aiziet. Bet... Es ceru, ka mēs nesagruzījām cilvēkus. Tāpēc mēs tagad runāsim nekā jau nav. Nē, viss ir, viss ir kārtībā. Bet man arī ir iebjās, es pabeidzot to iepriekšējo tēmu, un es atkal atsaukšos uz citu podcastu. Aiziet. Man ļoti patīk, kad ir kaut kā tāda cilvēka, kas līdzīgi kā tas ārsts pateica, tik godīgi, kā, kas ir pēc nāves. Tas pats, kas pirms dzemdībām, visi kaut ko. Man ļoti patīk, ka vispār teātra pasaulē cilvēki ir tādi, ka viņi vienmēr tur mēģina tā ļoti, jā, šis ir garīgs teātris. Kaut kā tā ļoti pārspīlēt dažreiz to teātru. Ir tāds režisors Klāvs Mēlis. Viņam bija pagājušajā gadā, pirms viņa izrāda Dumpīgā Rīga, bija podcasts Klausies Nacionālo, kur viņa intervēja. Es aizmirsu, kas bija intervētāja. Viņam prasīja, un tā intervētāja prasīja, bet kā tev liekas, vai tavas izrādes taisītās ir ar tādu jēgu, kas tā kā izmaina cilvēku dzīvi, kaut ko man viņš tāds, nē. Bet tā kā ļoti daudz, kas nav ar jēgu, bet tas nenozīmē, ka tas nav forši. Jo, arī, piemēram, ja izrāda ir vienkārši izklaide, piemēram, bet kādam tā ir jēga, tu tā kā aizēji, tu gribi atslēgties. Ne, bet atslēgties, bet ar ideju to, bet tā kā visam nav jāizmaina cilvēku. Lielākā daļa lietas pasaulē neizmaina cilvēku dzīves, bet tas nenozīmē, ka viņas nevar būt forši. Tā kā tu vari 100%. Un par tādām lietām, kas čīsti neizmaina cilvēku dzīves, komēdija un stand-ups ir tava nākamā izvēlētā tēma. Īstenībā es domāju, ka var izmainīt. Nē, protams, ka var. Jā. Bet, Nē. Jā. Pastāst par sevi un komēdiju, jo cik es tevi pazīstot, tu esi diezgan liels fans komēdiju kultūrai, vai ne? Jā, es esmu. Es skatos daudz stand-ups, un es arī braucu uz vietām, kur notiek stand-ups, un man ir bijusi iespēja būt Comedy Cellar, kas ir viens no populārākajiem Ņujorkas, visā Amerikā, lai gan teiktu. Liekas, vispār stand-up viens no populārākajiem klubiem. Es domāju, ka tas pasaulē Comedy Stores. Jā. Tie ir divi. Comedy Stores ir tajā krastā, un Comedy Cellar ir Ņujorkas. Jā, tie ir populāri. Un, piemēram, tā vieta, konkrēti Comedy Cellar, es varu godīgi teikt, tā ir viena no manām mīļākajām vietām uz pasaules, un tas nav kāds atkal pārspīlējums vai kā, jo tas, ka tu klausies un skaties labu komēdiju, un tevi ieved kaut kādā, iemet pilnīgi citā pasaulē, tu atslēdzies no visa, tu smejies, tu pavadi labu laiku, tas ir kaut kas nenormāli, tāds ļoti unikāls. Pat nezinu, kur vēl tādu sajūtu var noķert. Nē, gan jau vispār. Katram atkal sava lieta, bet manā gadījumā tur es jūtos, ka es esmu rītīgi foršā vietā un es jūtos nenormāli labi.
Jā. Bet, ja es tā sāku domāt, kā tas sākās, es īsti nezinu. Man vienmēr komēdija interesējas. No bērnības, lai gan Jims Kerijs man bija pirmais tāds aktieris, kurus visas filmas skatījos. Un vienmēr kaut kā tā. Es ik pa brīdim arī ikdienas dzīvē jokoju arī nopietnos brīžos, jo man reizēm ir nērti nopietni brīži. Un tad es tā kā atteju no tā brīža ar joku. Tas ir kaut kāda tāda personības iezīme, es domāju. Jā. Es tiešām, jo es esmu pamanījis, ka tu esi arī tāds ar tevi, es kādreiz arī tev kaut ko uzrakstu par komēdiju vai kas, ka man arī patīk, ka tu tai komēdijai pieeja tā, ka tu pēc tam, man liekas, arī, jo tev, man liekas, arī ne tikai stand-up, tev arī skiti patīk, late night show, viss kaut kas, kas jā. Kad es esmu ievērojis, ka tu arī tā kā pāanalizē, tu mēģini saprast, kas šeit bija labs, kas šeit bija slikts, kāpēc šis man lika smieties vai šis man nelika smieties. Jā, jo bieži vienas arī, kad es skatos, piemēram, skitus vai komēdijas seriālus, nav tā, ka es vienmēr smējos, bet es pie sevis varu nodomāt, šis ir reāli asprātīgi, reāli smieklīgi, bet es fiziski nesmējos, bet man tāds, wow, šis ir ritīgi labs. Un man pat nevienmēr vajag smieties, man vienkārši patīk arī tā sajūta, šis ir izdomāts. Bieži jau man liekas Ka viens? Nē, kad mājās skatoties, jau tu mazāk rēci. Noteikti. Es atceros, kad bija tāds komiķis Bob Burams. Jā. Viņš vairs vienkārši nenodarbojas ar komēdiju, bet viņam bija, man liekas, pēdējais, viņš beigās dziedāja tādu dziesmiņu. Ja tu tikko biji zālē ar mani, es ceru, ka jūs kārtīgi izsmējāties, bet ja tu skaties mājās viens pats pie televizora, I hope you at least one time loudly exhale through your nose. Vismaz drīz izspruks smieklīgi. Bet jā, vienmēr es saku, bet man arī ir tā, ka mājās es skatos, man ir riktīgi smieklīgi, bet laikam ir nereāli kruts joks, ka es skatos mājās un es vēl viens pats un rīktīgs, jo tā tas ir nākamais līmenis. Jā. Tas tiešām tā ir. Jā. Kaut kas man bija īstenībā Dave Chappelle pēdējā stand-upā. Es zinu, viņam tur tādi pēdējie pāris bija tādi politiski un, un izraisīja tur rezonanci. Bet tieši pats pēdējais, es domāju, vai tas nebija Dreamer, ja es nemaldos. Kaut kāds. Un tur bija viens tas twists, ko es pilnīgi negaidīju. Tāds pagrieziens, kur es reāli sasmējos. Nē, es esmu diezgan daudz arī sasmējies. Jā. Bet kopumā tas, kas man... Kā tev liekas, es tev par komēdiju gribēju pajautāt, jo šobrīd mums ir jāparunā, man liekas, par aktuālo. No. Mēs gan, man liekas, iepriekšējā epizodē, kā tu skaties to, ka man ir iebijās, kad daudz mūsdienu laiku komiķi grib teikt, ka komiķis ir mūsdienu filozofs. Jo man liekas, tā kā pirmkārt mūsdienu filozofs ir mūsdienu filozofs. tā kā filozofs. Filozofs, jā. Bet tā kā, man liekas, ka daudz komiķi viņi var saukt sev kā grib, bet man liekas, ka ir tagad komiķi, kaut kā tāds klans parādies, kuriem viņiem liekas, ka viņiem ir nevis jāmēģina sasmīdināt, bet kaut ko baigi iemācīt. Tā kā rītīgi likt aizdomāties. Jā, kaut kā. Kad ir forši, ka tu liec aizdomāties, bet man liekas, tev ir forši, ja tev sanāk sarakstīt joku, kas ir, par kuru cilvēku pasmējās. Un jā, tas vēl ir tāds joks, kas liek aizdomāties, tas ir krūti, bet es pēdējā laikā ievēros, ka ir tādi, kas jau tā kā iet tikai uz to, tā kā es to tagad likšu aizdomāties. Šo es īstenībā nebiju novērojis, tā kā tieši tādā Latvijas kontekstā. Es nerunāju par Latvijas komiķiem. Vispār? Jā, es to runāju par pasaules. Latvijā tādu, es neredzu tādu. Jā, pasaulē pavisam noteikti. Tādu ir, man liekas, ļoti daudz. Jā. Bet... Es domāju, ja tas labi sanāk un ja tas nav forsēts, tad tas ir forši. Man patīk, piemēram, paskatīties tur Džonu Stjuartu vai aizmirsu Oliveram vārdu. Jamijs Olivers, jā, īpaši par to, kas notiek šobrīd Amerikā. Viņi tādā vieglā mērcē caur savu to humoru tā kā liekas šiem es to saku, jā. Es runāju tieši par tiem, kas ir stand-upā. Jā, es saprotu. Jo tāda arī tagad ir. Bet es īstenībā nezinu. Atkal man arī ir iebies, ja tu stand-upā mauc tikai ķipa dik. Nē, tas man ar tā nevisai, jā. Tur ir jāatrod balans. Balansiņš ir jāatrod, jā. Reāli. Viens no tādiem oratoriem, kas, manuprāt, labi liek aizdomāties, plus smieklīgi savērp jokus, un jā, varbūt tur, es negribu komentēt Gatskans. Arī, tas ir viens, un man grūti komentēt tur par tām ļoti sensitīvām tēmām, par ko viņš runā un tā, bet viņam ir liels spējas, Dave Chappelle, man šķiet, ir viens no tādiem top cilvēkiem, kur viņam ir, viņš mazliet tā kā
kā angliski preacher tāds, bet tādā nevis kā kaitinošā veidā, ka viņš kādam māca vai kā, bet viņš sapina sarežģītas domas ļoti. Bet viņš ir nereāli hardworking. Tā varētu būt, jā. Tu zini, kā viņš raksta savu komēdiju? Šobrīd nenāk prātā. Viņš raksta tikai uz skatuves viņu. Viņš tajās, kad viņš iet uz tādiem komēdijas selleriem un tā, viņš vienkārši iet, ņem tēmas, rento par viņām un tā viņš saraksta. Bet tā kā es sapratu, kaut kādā pat citi komiķi podkāstos ir runājuši, ka viņiem liekas, ka viņi daudz strādā, un lai gan viņi jau ir sasnieguši daudz mazāk kā Šapels, tad viņi uzzina, ka Šapels vēl joprojām ar visu to, ko ir sasniedzis. Bet katru dienu iet grindot, tur ņem pusotru stundu. Tu roc visu laiku to humoru, tu mēģini atrast. Tāpēc viņš ir ģeniāls. Un man šķiet, Deivs Attels dara tieši tāpatās. Tas arī ir atkarīgs. Jā. Visi saka, tu ieej, jebkurā, ja viņš sēž kafejnīcā, tur tā cīgs zobos, viņš raksta un māca. Man ir tas gods, 2 reizes es viņu esmu saticis. Tā ir bilde, vai ne? Bet 2 man pat ir, jo es tagad šogad biju vēlreiz, un tad vēlreiz es ar viņu nobildējos, jā. Tā kā, jā. Viņš ir, Deivs Attels ir komiķis. Visiem komiķiem, nevis visiem, bet ļoti daudz komiķiem, viņš ir mīļākais komiķis. Un interesanti, jo viņš man šķiet tādā globālā mērogā ir mazliet underrated. Bet viņš ir tā kā sensejs tāds. Jā, bet man liekas, komēdija. Viņš pats mazliet ir izvēlējies būt underrated, jo viņš nav gribējis tās. Jo tur atkal ir otrs, jo ir komiķi, kas grib sarakstīt ļoti labu materiālu, no Amerikās tieši runāja, vai Anglijā, vai nav. Un tad vienkārši šobrīd no Amerikā ir populārs, ka tie ir komiķi, kas vienkārši grib dabūt popularitāti, uzrakstīt kaut kāds nebūtu joks, bet viņi grib pēc tam teikt, ka man jau bija arēnu tūre, un man liekas, Deivs Attels ir tas, kuram vispār neinteresē arēnu tūre, viņam interesē vienkārši maukt stand-up, smīdināt cilvēks, viņš to var darīt vēl joprojām. Viņš ir tas road komiķis, kuram pa mazie spoti maukt. Jā. Tāds viņš liekas, jo citiem ir tāds, man galvenais tur parādīt, kad man bija tur MSG, tas un tas, un Deividam Attelam tas, man liekas, ir baigi pajāt. Tev ir viedoklis par Marku Maron? Ja tu tā viņu Nē, es zinu, jā. Viņam ir ļoti daudz labas lietas. Tev nepatīk viņš? Nē, man viņš tieši patīk. Man viņš pēdējā laikā ir iepaticies. Es viņu podcastu klausos. Viņš ir arī vokāls par daudz par daudz ko. Jā, un es viņu pēdējā laikā viņu podcastu klausos īpaši ņemot vērā, ka viņš to ir beigs. Podkāstu viņam vairs nebūs jā, pēc 16 gadiem. Es vairs negribu baigi daudz runāt par Marku Maronu, jo Kroņa epizodē tieši par viņu. Labi, tu cancel. Nē, bet runā. Nē, tas arī ir viss. Man vienkārši viņš ir kaut kur iepaticies. Un viņa pēdējais stand-ups HBO. Starp citu, GO3, man liekas, var nostīties. Nu, HBO, jā. Jo ir GO3 ar HBO, man liekas, tas sadarbība. Ārpuszona. Laika apsula un evolūcija. Kas to būtu domājis? Jā, bet man ļoti patika viņas stand-ups. Tiešām tik smart un tāds smieklīgs. Un tieši tas pēdējais. Jā, es iesaku. Jā. Ko tu teiktu tev visu laiku? Ja mīļākais komiķis. Viens stand-up komiķis. Bet tiešām nestāču to. Es nevaru vienkārši es vīrietis. Izvēlēs vienu savu mīļāko komiķu. Jāies tādu koks, jānogalina čūska, jāizvēlēs mīļākais komiķis. Nu labi, es laikam teikšu Dave Chappelle. Kaut kas viņa tajā delivery man ļoti uzrunā. Jā, pēdējie pāris tur bija vairāk politiski komentāri ar mazāk jokiem un tā varbūt, jā, es saprotu. Pirmspēdējais varbūt nebija mans mīļākais. Tur bija ļoti par LGBTQ, tur tāds, traks, bet kopumā viņš ir ģeniāls. Viņš ir izcils. Arī SNL, kad viņš, piemēram, hosto Saturday Night Live, tad katru reizi, kad viņš hosto, viņa tas monologs ir, Starp citu, jums liekas, ka kaut kas tagad ir slims televīzijā. Paskatieties Chappelle show. Tu esi skatījies Chappelle show? Jā, ne visas sērijas. Bet tas ir slimi, ka tas bija. Tur ir traki, tādā ziņā. Kā šis nokļuva televīzijā. Tur tas humors ir. Tur bija tas pa Kukluks klānu. Arī tas bija. Viņš bija neredzīgs. Jā, neredzīgais rasists, kurš beigās pakārās, ka viņš uzzināja, ka viņš ir melnādains. Viņš pats bija melnādains, viņš nezināja. Bet tur ir vēl viss kaut kas tāds. Jā. Īstenībā viņam ir ļoti foršs tas pats, Viņa blakus cilvēks, kas rakstīja kopā. Arī es aizmirsu, kā viņu sauc. Viņam ir vēl podcasts bloks. Bet es aizmirsu, kā viņu sauc. Un es saprotu, par ko bļāviens. Jā, kā es pēkšņi nevaru atcerēties. Es tiešām aizmirsu. Jā, tu vari ierakstīt bloks. Neil Brennan. Nils Brennans, jā. Nils Brennans, jā. Viņam foršs podcasts ir. Bet viņam ir smieklīgs. Jā. Jā, viņš, jā. Tu jautās man?
Kurš ir tev? Jā. Jā, Es jā, man interesē tiešām. Es vienkārši gribēju, man ļoti daudz ir mainījies, bet es palikšu pie savas pirmās mīlestības. Aiziet. Tas ir, labi, tas nebija pirmais, ko atklāju, bet tas bija pirmais, kurās rītīgi iemīlējos. Pateicu caur Edgara Bāliņu, tā iemīlējos viņa komēdijā. Jā. Pirmais man tur bija. Paldies, ka noprecizēji. Jā, Kris Roks un tā, bet Dilans Morans. Brītu, īru skots. Es arī biju zinu Latvijā, es teiktu, ka viņš jā. Bet es negribu par viņu Black Books arī seriāls. Black Books seriāls, jā. Es viņu redzēju kongresnamā, Es redzēju viņu kongresnamā un Splendidā, jā. Ļoti interesanta, negaidīta izvēle. Jā, man šis ir ļoti interesanti. patīk, Jā. Starp citu, un Kris Roks. Nē, Kris Roks bija man, tos es daudz stāstījis, vienkārši Bigger and Blacker bija mans pirmais stand-ups, ko es redzēju. Jā. Tā nebija mīlestība, tas bija tāds pirmais skūpsts. Pirmais skūpsts vasaras nometnē 9. klasē. Es gribēju teikt 6. klasē. 5. kad mēs būsim. Kaut kas man patika pēdējā, starp citu, viņa tajā redzēja, kur viņš tajā baltajā tērpā bija. Tambourine? Nē, Tambourine nākamais pēc un nākamais pēc Tambourine, jā. Tur bija, jo tur bija par to Will Smith. Will Smith, jā. Tas bija pēc Tambourine, jā, laikam. Tas bija pēc Tambourine, jā. Nu, beidzam komēdiju, sadāk, man liekas, mēs tā aizmērēsim riktīgi ilgi. Bet, Forši, man ir prieks, ka tu esi liels komēdijas. Es gribētu, lai, un Latvijā paliek aizvien vairāk, kas arī patērē, skatās, bet kādreiz, nu jā. Ja tu skaties amerikāņu stand-up, tas nozīmē, ka tie cilvēki nekad man neuzdos jautājumu, vai tā ir improvizācija, un tas man ļoti patīk. Nu, jā, saprotat, es redzēju tev reklāmas, starp citu, man ļoti patika, kur tu slaucīji grīdu, vai tā ir improvizācija. Jā, tāpēc, ka tas ir tāds, un man arī ir iebies tajā, vai arī cilvēki, kas it kā domā, ka tā nav improvizācija, viņi domā, ka es katru reizi esmu, nu man bija tas gadījums, šitos stāstījis, bet kaut kādu vienu no iepriekšējām tūrēm, kur tā kā ir izrādes nosaukums, jā. Un man pēc otrās Rīgas izrādes viens čāls uzrakstīja, viņš tāds, what the fuck, Ugrān? Es atnācu uz pirmas rādi, man rītīgi patika, un tad es domāju, ka jānāk vēlreiz, es atnācu uz otru, tu viņš māc to pašu. Es tāds, pēc ko tu domāju, ka es tā kā ir izrādes nosaukums, tā kā tev ir vilšanās, ja tu aizvēji, tā kā, viens aizgāju uz skroderdienām, atnāc, bļēns, atkal tur tas fujaks krāsas. Pindacīši, un kas tur. Jā. Kreizī vispār nekas nemainījās. Reāli to pašu darīja. Es nezinu, kas man Kivičs kaut kāds. Bet tas ir smieklīgi, jā. Bet īstenībā man tev ir jautājums. Vēl bišķiņ par komēdiju. Droši es gribēju paveicāt. Tu neesi domājis par ārzemju komēdijas tādu kaut kādu... Nu, mēģināt, nezinu, izsisties tur uz ārzemēm. Nē, ir plāns arī vēl joprojām. Es esmu bijis uzstāties angliski arī Edinburgā. Tad man ikdienā pietrūks kaut kāds treniņš. Es zinu, ka ir tie English Open Mic, bet tur jāsatrod laiks. Jā. Un katru reizi ir arī forši, ka man reizi gadā, varbūt pat, bišķi vairāk, kāds 2-3 reizes gadā ir kaut kāds, man paprasa, vai es varu angļu valodā giga norināt, kaut 15 minūtes kādā pasākumā. Un es norunāju, un daudz reizes tā kā forši iet, un es to teicu gan arī pirms iepriekšējās tūras, bet tagad es saku, pēc šīs tūras es mazliet nopietnāk tam gribu pieiet. Nu, kā, bet tur man bišķi ir jāsakārto laiks, ir jāatmet kaut kādas lietas, kas ir, nu, karoči ir mazliet jāatrod kaut kāds ekstra laiks, lai, jo skaidrs, ka tas nevar to latviešu arī nomest zemē, viņš ir vajadzīgs, lai, nu, tā kā, un tad mēģināt izsisties. Es domāju, ka es noteikti vēl to darīšu vairāk, jo, zin kā, 30 kaut kas gadi, tas jau, nu, stand-ups nav sports, es varu to darīt līdz, nu, tā kā. Un man liekas, mana teorija ir, es nenodarbojos ar stand-up, bet man teorija, ka, jo tu vecāks kļūsti, tu vari kļūt tikai labāks, manuprāt. Jā. Es vienkārši atceros, ka tajā Comedy Cellar es 2 vai pat 3 reizes redzēju no Norvēģijas tādu Čāli Daniels Simonsens, ja es nemaldos, un viņam ir tik unikāls humors, un viņš super smieklīgs, un tad es viņu redzot, es domāju, bet ja es, piemēram, būtu stand-up komiķis, vai kāpēc citi no Latvijas nemēģina ritīgi? Nu, gan jau, ka mēģina. Nē, nu mēģina, bet cik daudz, kas jau ir atkarīgs. Bet viņam ir akcents, viņam tā kā... Nē, akcents tas ir pat strādā reizēm labāk. Es arī uzstājoties Edinburgā pārliecinājos, tev nevajag viņu pārspīlēt, bet ja tu tā kā dabīgi runā akcentā, tas ir tikai... Jā, plusiņš. Stulbi, ja tu jau var redzēt, ka tu aiziet tā kā ļoti pašmērķīgi un to tā kā izmanto, tad tā ir, nu, man liekas, nevajadzīgi. Bet ja tev ir dabīgi akcents, tas ir tikai nice. Nu kā, tādā situācija, es, protams, tā, kad es biju tāds, nezinu, nu to vai...
tagad man grūti ir, es gribētu pamēģināt full-time, vienkārši tur iekrāt naudu un aizbraukt. Vai tagad pusgadu padzīvošu par, jo tev vajag padzīvot ilgāk angļu valodā, lai tu vari tur katru dienu iet uz openmaikiem angļu valodā. Bet, tad atkal tu atduries, tā kā ir bērns, ģimene, ir darbs, ir kaut kā. Bet es saprotu pilnībā. Jā, tas ir atbildības, respektīvi, nav tik vienkārši. Būs visiem, ka bērnam būs 18. Jā, bet es tev novēlu. Es būtu tik lepns Rudolfs uzstājas komedijas Cellar, piemēram. Es domāju, ka es uzstāšos. Aiziet. Labi, tur jau var uzstāties jebkurš, tā kā vēl. Vai tev izdodas tiešām? Kāls Trosks uzstājās kaut kādos, laikam, viņš aizbrauc uz New Yorku, un viņš uzstājās komedijas Cellarā, bet viņš uzstājās jau tajā, kad tur bija brīvie spoti. Bet komedijas Cellar? Jā, bet viņš tur uzstājās, man liekas, tajos, kad ir jau 2 naktī, un vienīgie, kas sēž skatītājus, ir citi komiķi. Bet viņš vienalga, jā, tas protams, ir episki. Krūti, jā. Superīgi. Tā. Wow. Es zinu, ka tev ir tā tēma New Yorka. Jā, šī jau ir. Jā, es tieši domāju, mēs jau iekļāvām to. Man patīk New Yorka. Mīli? Es nenormāli. Es tik ļoti gribētu padzīvot kādu laiku tur. Es nezinu, kā to realizēt. Padzīvot. Es vienkārši domāju, kā ir man arī daudz, kas ir mīļš Amerikā, bet kā ar tevi ir tagad? Nē, man ir žēl par to, kas notiek. Man ir žēl, ka, tas virziens ir tā. Es tagad atbraucat īstenībā no tās Amerikas. Es nopirku tādu grāmatu, saucas Prequel. Ļoti laba grāmata par to, ka izrādās Otrā pasaules kara laikā Amerika bija ļoti tuvu, lai viņiem arī būtu diktators jau. Un tāpēc tā grāmata saucas Prequel. Ja tu saproti domu. Nē, jā. Un tas ir tā bēdīgi, bet runājot par Ameriku, New Yorka. Laikam tieši tas, ka tieši tā New Yorka. Tieši New Yorka. Cik reizes tas tur bija? 3 un pa cik ilgiem nogriežņiem? Pa nedēļām kaut kur. Pa 10 dienas, 7 dienas, kaut kas tāds. Kā tev liekas? Bet tas mans minējums, tev jau varētu arī mazāk, kaut kāds jau brīdis, kad tev tur būtu jādzīvo, un tu saki, šī tik ir tas. Nē, tas ir biedējoši. Tur ir tiešām, man liekas, ka mēnesī, zem 2000 mēnesī tu nevari atrast nemaz īsti, kur dzīvot, jā. Es tev novēlu. Paldies tev. Es gribētu kaut vai uz kaut kādu, nezinu, piemēram, pusgadu, varbūt kaut ko pamācīties, vai, nezinu, tur praksē, varbūt kaut kas ar televīziju, kaut kas ar vienalga. Jā. Bišķi pastrādāt. Ļoti gribētos. Jā. Es domāju, ka gan jau, ka tu izdarīsi. Nē, paldies. Un tad tu uzstāsies komedijas Cellar un mēs varam aiziet hotdogu apēst. Amerikāņu hotdogu. Perfekti. Super. Jā. Bet es ārpus biju Amerikā, bet Ņujorkā es biju tikai tā caurbraucot, bet es esmu nonācis tik tālu, ka man sāk besīt. Tā kā es skatos amerikāņu futbolu, kas ir NFL un NBA, man tik ļoti besīja viss, kas notiek Amerikā, ka man tāds, es pat negribu NBA skatīt, bet es skatos. Es saprotu, jā. Bet tas jau cerams. Pārējos. Bet es Kristīnai tik burtiski, man liekas, aizvakar es teicu, es redzu, piemēram, pazīstams cilvēks ieliek storiju no New Yorkas. Man tā kā pilnīgi kaut kāda fiziska reakcija notiek. Man tā kā sirds ietrīcās. Es nezinu, tas izklausās dīvaini, bet man kaut kas tur ir. Kaut kas man tur ir tāds īpašs, jā. If you can make it, you can make it anywhere. Jā. Bet, kā man teica, viens latviešu basketbols, kurš ir spēlējis ar ļoti daudz basketbola klubos un līdz ar to ļoti daudz amerikāņu viesspēlētājiem. Viņš teica, ka par visu kaut ko es vienmēr tie pārstāv, protams, lielākā daļa bija melnādaini, bet viņš teica, ka bija tik interesanti, ka Ņujorkā ir kaut kāds tāds, man nekad nevajadzēja jau tur 15 gados, 15. karjeras gadā, es citiem prasīju, no kurienes tu esi Amerikā, viņš teica, bet kad bija kāds no Ņujorkas, un es ar viņu parunāju 3-4 teikumus, viņš teica, man nevajadzēja prasīt, es uzreiz es prasīju, you from New York? Ka uzreiz var saprast jā, viņš teica, ka kaut kāds pilnīgi cits vibes uzreiz, cits amerikāns. Tā jau arī saka, ka New Yorka īsti nav Amerika. New York ir New York. Jā. Tagad tā tēma, kas es zinu, tev ir ļoti mīļa, Soprano ģimene. Jā. James Gandolfini, rest in peace, jā. Rest in peace, Rip. Kā viņš nomira heart attacks, vai ne? Jā, viņam bija, man šķiet, jā. Overweight, tas. Es zinu, ka tas bija Romā, viņš bija ar dēlu, un viņš viesnīcas
Vannas istabā vai istabiņā vai kaut kur, un tur viņš nomira, un man šķiet, ka tā bija tā Cardiac arrest? Jā. Nu, jā. Es pieņemu, ka varbūt kaut kas ar svaru saistīts visu, bet es pieņemu, tas nav tikai par svaru, tas ir viss, kā tev darbojas ķermenis. Nav tik traki. Viņam augums ir 1,84 m. Aha. Viņš svēra 135 kg. Kā jau kad bišķi nebija labs svars. Laikam jau, kad nebija. Viņš ir man bišķi 2 centimetri garāks par mani un diezgan smagāks. Jā, man šķiet, ka viņš, ja piemēram, skatās 1. sezonu un 7. sezonu Soprāno ģimenē, tad uzauga. Uzauga. Bet labi, stāstīji, kas tev ir Soprāno ģimene? Soprāno ģimene ir viens no tiem seriāliem, kas man patīk tik ļoti, ka es viņu varu arī skatīties atkārtoti līdzīgi kā Office, bet ne gluži kā Office. Office es tiešām varu skatīties tā kā katru dienu. Feel good uzlikt fonā. Jā. Bet Soprāno ģimene, man ļoti patīk psiholoģija. Un patīk arī tā mafijas tēma un saliet šīs abas lietas kopā. Un izcila aktierspēle un kaut kāds tāds. Īstenībā arī tur ir humors. Patiesībā viņš diezgan tāds arī asprātīgs ir. Un es nezinu, man liekas, ka tagad domāju, laikam koledžas 1. gadā es noskatījos visu no sākuma. Koledžas? Kultūras koledžā es mācījos. Ok. Jā, tā kā Ņujorkā tur koledža. Kultūras koledžas 1. gadā es noskatījos visu seriālu, un man bija pāris dienas pēc tam. Tev ir bijis tāds sajūta, ka tev ir tukšums pēc seriāla noskatīšanās. Jā. Un man bija reāli, man bija tāds tā kā, kā lai es dzīvo? Zini, ka man ir tukšums. Ko lai es daru? Pēc lieliem sporta fórumiem, ka viņš beidzās, man ir tāds viss. Atkal tā sporta lieta. Pagad, skatoties fórums. Jā, man tikko pēc Eirobasket bija tā kā, es nav katru dienu 2 basketbola spēles augstu līmeni, ko skatīties. Un reāli tukšums. Jā. Cik interesanti. Jā. Un tā man bija ar Soprāno ģimeni, un tad kad mēs ar Kristīnu sagājām kopā, tad mēs sākām vēlreiz skatīties. Un es tā kā, kad tu sēdi blakus, un tā. Es zinu, jā. Tolīt būs tā vieta. Un viņai ļoti patika. Un viņa man vienu dienu uzdāvināja grāmatu. Es neesmu izlasījis visu, gan viņa galvenais izlasīja, bet tur ir katra sērija izanalizēta, jo viņš ir tik ļoti slāņos. Un tas Davids Chase, kas ir veidotājs, viņam patiesībā patika, viņš gribēja kino taisīt, un viņš kaut kādā veidā pat cerēja, ka nepaņems to kā seriālu, lai viņš var uztaisīt kā filmu, bet paņēma kā seriālu HBO, un tad viņš sāka veidot katru sēriju kā mini-filmu, un principā tas, ka, piemēram, Game of Thrones un vēl citos seriālos notiek tā, ka iemīļoti karakteri, tā kā tēli mirst. To varētu patiesībā teikt paldies Soprāno ģimenei, jo viņi sāka to. Un arī tas, ka tu tā kā jūti līdzi, kā ir latviskā antagonist. Ļaunajam. Nosacīt ļaunajam, jo Tonijs Soprāno, viņš jau nav nekāds labais tēls. Nē, pagad, kāpēc nosacīt ļaunais? Viņš ir superļaunais. Nē, viņš ir superļaunais, bet redzi, tur ir tas moments, ka tu tā kā, tev vienalga, viņš simpatizē caur visu to ļaunumu, kā tēls kaut kādos brīžos. Kaut kas tur ir. Un laikam, ka tā psiholoģija, un tiešām tur ir daudz references. Es nenoskatījos Soprānos, es esmu viņus skaties. Tu neesi visu redzējis no sākuma līdz beigām? Tonijs Soprāno beigās novāca. Spoiler alert. Spoiler alert. Pirms atbild novāca. Pagad tā, tad spoiler alert. Tie, kas nav redzējuši. Jā. Tas nav oficiāli pateikts. Bet tas, ka ir, bet zini, kā beidzas? Nē. Bet tad es tev negribu spoilot. Tad es nespoilošu. Nē, sorry, man jāpiemina tā Amerika uz mazu mirklīti. Piemina. Pagaid, mēs jau visu tu drīkst pieminēt. Okay. Vienkārši mēs pat braucām ar Kristīni uz Ņūdžersiju, uz to kafejnīcu Holstens, kur notika pēdējā aina, kur sēdēja James Gandolfini, un tam tas pārdevējs tur stāstīja, tur par to filmu. Viņš gan nebija uz vietas, kad to filmēja, bet jā, un mēs redzējām to māju, mēs bijām aizbraukuši uz Tonijs Soprāno māju, mēs bijām ielikuši video, un godīgi sakot, bija tāds, tu ieraugi to māju, un liekas tāds, nereāli, jo tu viņu esi visu laiku redzējis tajā seriālā, un es saku, noteikti ir cilvēki, kas šo klausās, viņiem šķiet, tas tikai seriāls, Viņam noteikti pašam katram ir tas sava lieta, jā. Es zinu, ka Soprāno nebeidzas skaties citus seriālus, kur tā kā tev ir jājūt līdzi ļaunajam. Jā. Un man vienmēr ir bijis tā, ka es tā kā sākumā viņam jūtu līdzi, bet tad ir kaut kāda viena robeža, ka viņš izdara kaut ko, tad man tāds mirsti. Es tā skatījos, bija tāds seriāls Sons of Anarchy,
Okay, es neesmu redzējis, bet man sākumā tas tur čāls, tas Džeks ļoti patīk, bet beigās jau viņš tur tā kā bišķi pa daudz sāk nogalināt, man bija tāds, tagad es gribu, lai viņš nomirst. Gaids, ka bišķi pa daudz nogalināt. Nē, arī... Bet es saprotu, ko tu saki. Tā kā sākumā arī viņa nogalināšanai bija tāda, vairāk tāda paskaidrojama morāla, un tad vienā brīdī man jau tāds, šitien tur rīktīgi pievilka, ar kā varēja pamocīt. Bet skatoties filmas un seriālus, tev ir citādāks tas morālais kompas. Tā kā, pāris nāves ir ok, bet no 4 tās jau ir pat rāk. Un tad man beigās jau bija tāds, ka es skatījos to pēdējo sērijas tāds, un tad man pat nepatika viņš tā kā salīdzinoši, tā kā viņš gribēja skaisti nomira, man bija tāds, viņam vajadzēja arī bišķi pasāpēt. Jā. Bet, interesanti. Man Soprano, es viņu esmu skatījies, bet es skatījos tajā, viņš ir rādīts pa LNT. Tad, kad bērnībā tur vecāki skatījās ko. Jā, un tad es esmu kaut kad viņu paskatījies, bet es kaut kā, jo vienkārši, es pa īstam esmu itāļu mafija. Kā Kazanostra. Jā, bet kaut kā, es nezinu. Ir cilvēki vienkārši, kuri saka tieši to pašu, ko tu. Man arī bija tas, ka es bērnībā gāju LNT tur fonā un tā. Jā, es tur biju šos redzējis. Bet tad es paņēmu un noskatījos tiešām no pirmās sērijas līdz pēdējai, un tas ir mākslas darbs 7 sezonu garumā. Es tam ticu. Zini, kas man par šo liekas smieklīgi, un visai mūsu, mums, man liekas, visiem ir jāatvainojas mūsu tēviem. Jā, kāpēc? Es tikko to sapratu, jo mēs esam tieši tādi paši. Es vienkārši tagad tā domāju. Tev ir, tu saki, Office katru dienu, un tur Sopranos, cik reizes tas nostājies? Kaut kādā. Nē, īstenībā 4 vai 5 nav pārāk. Tas ir diezgan daudz. Okay. Un gandrīz katram cilvēkam, kas skatās seriālu, ir tas viens seriāls, un tad es viņu uzlieku un tā. Jā. Un es atceros, cik man likās, tā kā tēti, kā tu jau kuro reizi skaties tās Sasisto Lukturielas? Kā var skatīties tik daudz? Šito sēriju tu kaut kad skaties, un viņš tā pats, man likās, kā tu to, un reka šeka, mēs paši tādi esam. Es tādu vārdu kombināciju vispār biju aizmirsis. Sasisto Lukturielas? Sasisto Lukturielas, pilnīgi. Es tagad atceros, taču, Pagaid, tas bija tas pats Brigada vai kas? Es nezinu, es tikai atceros Sasisto Lukturielas uz to rādīju. Tas bija seriāls, un viņas laiku rīra no RKC. Jā. Es teicu, mērkā viņu rādīja no kaut kādas, viņš arī bieži skatījās, ka viņš neskatās, kaut kāda sērija iet, ka šito es varu nostīties. Kā tu vienkārši tagad, tu taču neredzēji tur iepriekšējās, tagad tu vienkārši skaties, bet mēs visi tieši tādi paši esam. Man šķiet, ka man tētis skatījās katru gadu, es viņam pat vienreiz uzdāvināju pirātisku disku ar tām filmām. Brāli? Nē, brāli, bet kā ir makšķerēšana no medības. Jā. Nacionālās zvejas īpatnības un nacionālās medības. Jā, tur 3 daļas, laikam, kaut kāds vai kaut kas tāds. Man liekas, es zinu 2, bet laikam ir arī varbūt, jā. Man bija vienreiz, vienam čomam nācās 2 reizes. Man ir viens čoms ļoti labs, no paša karjeras sākuma, viens no maniem lielākajiem atbalstītājiem, man liekas, vienmēr, tā, kad ir man izrāda, viņš ir pirmais, viens no pirmajiem, kas nopērk biļetes. Rinkēvičs. Kas? Rinkēvičs? Jā, es domāju, varbūt. Nē, man čoms. Jā. Un man patīk, viņam vienreiz bija jānāk uz vienu tūri divreiz, jo tāpēc, kad viņiem ar draugiem tajā laikā bija, ka viņi reiz gadā satikās un skatījās nacionālās šīs abas filmas un arī lietoja alkoholiskos dzērienus, un viņš to darīja dienā, kad pēc tam vakarā jānāk uz to izrādi. Un viņš bija arī nacionālās stand-up īpatnībās, viņš ņīfigā neatcerējās no izrādes, un tad viņš tā kā, bet viņš bija, starp citu, pirmais, kurš cēlās kājās un taisīja aplaus, bet pēc tam viņam bija jānāk vēlreiz, lai viņš arī kaut kā atcerētos. Satur bišķiņ. Otrā reizē, man liekas, viņš ar māmās. Tagad es nedzeršu. jā, godīgi. Jā, mēs tādi paši ir īrenojam. Kas tev vēl bez Soprano ir tavs, vēl kaut kādi seriāli? Office, jā. Īstenībā Always Sunny in Philadelphia. Tas atkal uzpeld, jā. Tas ir mans pēdējo gadu reāls atklājums. Un viņš tiešām, man liekas, mēs vienreiz runājām arī, ka viņš ar katru sezonu tiešām kļūst labāks. Un arī melnāks. Es tieši gribēju teikt, viņš kļūst sliktāks, jo, pēc cilvēka. Jā, viņi kļūst ļaunāki. Un arī, sabojātāk, jā. Bet viņš ir tiešām arī, ļoti unikāls, jā. Zini, kas ir man problēma ar daudziem seriāliem. Un Always Sunny in Philadelphia, viņi te nav. Man par daudziem seriāliem, kurus es esmu kaut kādā brīdī ļoti mīlējis, man ir žēl, ka viņi ir pārvilkti. Un tad man ir palikuši. Zini, ka Channel un reitingiem mēs esam viņu turpinājuši.
Un tad man ir palicis tā kā žēl, ka jūs varējāt, tur bija labs brīdis, kur beigt, un jūs tā kā pārvilkāt, un tad tā kā tās beigas, man tā ir amerikāņu versijas seriālam Shameless, tur krietni ātrāk vajadzēja beigt. Protams, tas spilgtākais piemērs How I Met Your Mother. Tur skaidrs, ka pirmās 5 sezonas man likās ģeniāls, tad beigās tur aizgāja, vajadzēja beigt. Un vēl tāda ir, ka ļoti žēl, ka daži seriāls viņi, tā kā, jūs tik nice, jūs tā mīl tos tēlus, un tā, aizgāja, jā. Redz, arī par Office tam pēdējām sezonām ir tā trika, Ir īpaši pati pēdējā, ka tu tie bezjēdzīgie tēli, tā Nelija. Nelija, jā. Jā, un tas viss tas lieki bija, jā. Jā, domāju, man šķiet ļoti labi nobeigts seriāls ir The Good Place. Tu esi skatījies to? Nē, es esmu sācis skatīties. Tas, kur tur tās par eksistenciālu. Jā, par eksistenciālu. Tur ir burtiski 4 sezonas, un viņš tiešām ir tā kā izstāstīts no sākuma līdz beigām, un paldies. Tāpēc man patīk daudzi britu seriāli. Jo briti, viņi kaut kā, viņi bija domāts 2-3 sezonas, tur, nezinu, Ricky Gervais, Afterlife. 2 sezonas un Christmas special. Jā. Parasti ir, jā. Afterlife, un pat Afterlife jau 3. sezona likās, ka šis varbūt jau pa daudz, jo tā kā es visu sapratu. Jā, pirmās 2 man arī laikam vislabāk man patīk arī 3. sezona, bet ir forši, ka tā, 3. bija čīsti jābūt pēdējai, tur vairs mēs šo nevaram, tā. Spoilers tā, par Afterlife, 2. sezona vieta ar suni. Zini to vietu? Jā. Tā bija, man liekas, baigi spēcīga vieta. Tas bija 2. sezona? Man liekas, tas bija 2. sezonas pašas beigas, vai kaut kas tāds, un ar to mūziku un visu, tās bija kaut kā rītīgi iekikoja. Daudz, kas spēcīgs ir. Jā. Bet jā, un ko es gribēju teikt, tāpēc man patīk, ka seriāli tiek pabeigti tā, kā ir sākumā izdomāts, un ka tad var teikt, ka tas ir tā kā mākslas darbs, bet tad beigās ir, daudz seriāli tā kā tiek gleznots, un tad vienā brīdī ir krāsas tā kā. Nē, tā ir, jā. Bet par Soprano ģimenes laikam tā nevar teikt. Man liekas, viņš ir ļoti pārdomāts, kā viņš tur beidzas, lai gan tajā brīdī tas, kā beidzās Soprano ģimenes seriāls, Soprano ģimene, daudz nebija priecīgi. Es saprotu. Bet man ļoti patīk tās beigas. Bet ir pārgājis tas, ka nav priecīgi. Jā, man šķiet, ka tagad, kad ir laiks pagājis, tu sāc domāt, īstenībā, it makes sense. Tā kā vispār diezgan ģeniāls nobeigums. Es saprotu, un šajā seriālā es arī neesmu bijis iekšā, bet es saprotu, ka šķēpi tika plēsti un lausti, kad cilvēki, lielie fani bija vīlušies par Game of Thrones pēdējo sezonu. Es kaut ko tādu atceros, ka tas tur visiem daudziem sabojāja. Es zinu, ka man vienam čomam tas sabojāja tik daudz, kad es nekad nebiju skatījies Game of Thrones, es neesmu lasījis tās grāmatas, un es zinu, ka viņš bija riktīgi liels fans, un es viņam prasu klausies, man vajadzētu nostīties visu Game of Thrones, un viņš tāds, nē, tāda, kāda bija pēdējā sezona, ar ko es tev negribu to nodarīt. Viņš man tā pateica. Tā kā vispār nemaz nesniedz. Lai pēdējās sezonas dēļ, viņš teica, viens, tu ies uz tādu katars, un tad tas beigās tiks sabojāts, un don't do it. Jā, es par šo arī esmu redzējis. Bet tas bija jau tik sen, ka es redzēju to pēdējo sezonu. Es tikai atceros, ka it kā tā bija. Man nebija tāds, tā kā, šis ir briesmīgs. Varbūt nebija tik ļoti iekšā. Viņš tik personīgi uztver, ka viņš likās, ka viņu ir sāpinājis tuvs draugs. Jā. Klausies, aiziet. Tas ir pie Latvijas. Tev ir kāds mīļš latviešu seriāls? Nē, jā. Klausums. Pagaid, ļauj man padomāt. Agrāk man Sirdsmaņā Monika ļoti patīk. Reāli patīk Sirdsmaņā Monika. Inspektors Grauds uz kaut kādu brīdi. Es Inspektoru Graudu pagājušajā gadā skatījos. Jā. Viņi varēja atrast internetā tīrsā. Tā kā es pat nesaprotu, ka jā. Bet vispār Keidžs būtu izcils Tonijs Soprānos. Ja kāds grib adaptēt Latvijā, izcils Tonijs Soprāno. Tikai viņš jāpēd vēl. Bet pareizi, tagad jau ir jaunie visādi, un noteikti ir labi, bet es neesmu viņus noskatījies. Es diezgan daudz, man liekas, kaut kas man ir grūti mazliet saņemties, skatīties. Es nezinu, kāpēc. Tiešām, iesaka, kad ir ļoti daudz. Labi, mums tās gan vairāk tie, kas ir labi, ir nevis seriāli, bet tas, laikam, viņi daudz arī filmas, bet tiešām arī gan Padomju džins bija superīgi. Es esmu dzirdējis, Padomju džinsi, nelūgtie viesi, ka ir ļoti labi, bet es neesmu. Preses karaliene, Emīlija. Kriminālie tiesācējiem. Tā ir ļoti daudz labs. Nemīlētie.
Ne tā huj. Es nekomentēšu. Nemīlētie. Bet, iespējams, tu man iesaki, man vajadzētu saņemties. Es vispār to iesaku ne tikai tev. Visiem. Es caur Soprano, jo ir tiešām tik daudzi un visādiem, un nav viss, bet tagad, piemēram, šos, kurus es nosaucu, tur sarkanais mežs, tāpat Emīlija, tas pats, kriminālie tiesācējiem, padomju džīns, tie ir tiešām krūti seriāli, un, zin kā, visi saka, kad mēs gribam, lai Latvijā ir krūtāki seriāli, bet tā vai patērējam viņus, jo ir daudz krūti, un mēs viņus bieži vien arī nepatērējam, jo, un tikai, ja mēs daudz patērēsim, man liekas, tas varēs augt, un un, protams, latviešu seriāliem liekas ir iekakos, ka mums ir pieejams viss Netflix, viss tas pārējais, un tad mēs mazāk, un tāpatās ir arī latviešu sporti. Mēs gribam, lai mums ir krūta līga, bet mēs uz viņu neejam, neatstājam tur naudu, un mēs tāpēc skatāmies eiro, kamēr mēs arī nesāksim ar to savu mācīņu visu atbalstīt, tur tas līmenim būs grūti augt tikai no kādiem sponsoriem, un, man liekas, arī latviešu seriāliem ejam, jo es šodien 900 sekundēs satiku arī tas par latviešu filmām Dzintaru Dreibergu. Ja, viņš gāja reklamēt TTT tīklā, viņš arī satraucies, viņš tas, kaut kā jādabū, tie cilvēki, ja nebūs pirmajās nedēļās tie skatītāji, tad viss tad pakajā ir, apmēram. Jā. Tā kā ejam, un es, piemēram, es eju visām, cenšos nostīties visas latviešu filmas, arī tās, kuras es paredzu, ka tas būs sūds, bet dodam iespēju noskatīties, jo mēs tik daudz amerikāņu sūdiem dodam iespēju, ka mēs ejam uz kino vai ieslēdzam televizoru, un tu zini, šis čista būs figļa, bet tu tāpat viņu skaties. Tas tāds mans emocionāls. Es pilnīgi gribu celties kājās un aplaudēt, jo es pilnībā piekrītu tavai domai. Es mazliet kliboju arī pats ar to. Man vajadzētu biežāk tā kā, iet un skatīties un gan seriālus, gan filmas. Man pats trauma bija tāds man ļoti patika trauma. Man patīk. Tu tā kā Ziemeļkorejā tikko slikti pateici. Man ļoti patīk. Nē, trauma, tas bija labi. Tas līdzīgi kā Andris bija viņš tu kaut ko bija nokomentējis, tad tas aizgāja vairāk, kur viņš teica. Nē, bet zinu, ko viens atgādina, tas kā tev tikko bija traumi, SNL bija centas skits, kur Aziz Ansari, Aziz Ansari, jā. Kur viņam bija, ka bija iznākusi La La Land, viņš ir nonācis policijā. Viņš tā kā, kāpēc esmu aizturēts, kur tu biji vakar 9? Viņš pateica, kad viņam prasīja ballītē, ko tu domāji par La La Land, viņš teica, it's okay, not great. Tāpēc viņš bija, un Latvijā tāpat ir strauma. Tas ir svēta lieta. Strauma kaķis, Matīs kāž, jā. Es vienkārši uzsveru, man tiešām patīk strauma, nopietni. Bet man ir grūti tikt līdz tam momentam, ka es tā kā piespiežos, labi, es aiziešu. Tam ir jābūt kaut kam, es nezinu, kad es tā kā saņemu, ok, es aiziešu. Un tad es aizieju, un es esmu super pavadījis laiku, man ļoti patīk. Daram tā. Es izdomāšu precīzi, kuru vienu no manas nosauktiem seriāliem, es izdomāšu vienu. Tu apsoli, ka tu noskatīsies. Ok. Un tad uztaisīsim. Tikai nesaki, Hamilton Rotais, cik tur sezonas. Tas latviešiem, es tev neteikšu arī nemīlētie un ugunsgrēks. Es izšķiršos par sarkano mežu padomju džinsiem vai šito kriminālie tiesācējiem. Es izdomāšu, kuru labāk. Un nevis nelūgtie viesi? Nelūgtie viesi ir tāds popsīts vairāk. Tas ir čista seriāls. Viņš ir ļoti labs, ļoti augsts līmeņi, bet tie trīs man liekas tādi kaut kā ar lielāku pievienot. Nelūgtie viesi arī ir dope. Jā. Tos arī var, bet jā. Lai tu neiebrauktu auzās, man liekas, es saprotu, ko tu saki. Jā. Sapratu? Es sapratu pilnībā. Nelūgtie viesi. Nelūgtie viesi, wow. Jā, man liekas, tas ir straumi, nelūgtie. Tā mums jābeidz podcasts, mēs ejam skatīties straumi. Es ļoti atvainojos. Viņš šodien vēl straumi neesmu paskatījies. Ārprāts Gins Zilbulos. Jā. Kad būs jaunā filma Oskars. Bet zinu, ka man patīk, cik ātri bija šis nobeigumā. Mazliet nepatēm. Jo cik uz tev treniņš ir, tu jāiet, vai ne? Jā, tu. Bet viss kārtībā. Jā. Mākslas akadēmijā. Oskars. Visi stāv rindā, vai ne? Un tad burtiski nedēļu vēlāk viņš bija aizvests uz Siguldu, Devons. Un tur es atceros, mēs bijām ar bērnu. Un man liekas, man bērnam savaidzējās uz toleti, jo bija Sigulda, tas ir Lieldienas. Un Siguldā bija kaut šūp, mēs tur staigājām pa Siguldu. Un tā kā, Devons ir vaļā, es gāju pačunāt savu dēlu, un tur tas Oskars un Zelta globus vienkārši bija. Vispār bez nekādām rindām, bez nekā, jo tur laikam nebija
Un mēs visi savākam ar telefonu atkarību, jo tajā mākslas akadēmijā vajadzēja ielikt to storiju. Visu to Devonā visiem bija baigi. Jā, es tikko atcerējos, ka es arī redzēju tur. Es redzēju Devonā. Man bija tur jābrauc uz vienu pasākumu, tur jāvada. Un es gāju, man ir manas mantas, es tā kā eju ārā, es skatos, Paga, Oskars tur stāv un Golden Globe. Ok, es tā pieeju, pastos, wow, nice, jā. Un tā. Bet Straums, bet nopietni. Bet nē, es arī stāvēju rindā pēc Oskara. Es skatījos naktī zelta globusu, cēlos. Jā, es arī. Tiešām? Jā. Tiešām? Nu, netek, nē. Nē, bet es cēlos. Es no rīta priecājos, kad ir, bet es... Es naktī speciāli piecēlos. Es biju sagūst no tā visu sporta skatīšanu. Man bija jācējās. Bet vai tu cēlies skatīties Kristapa Porziņa čempionu tituliem? Bija, nē, es to cēlos, redz. Nu, redz. Prioritātes. Straume, Kristaps Porziņģis. Tev man tas seriāls būs jāpasaka, kas man jāskatās. Jā, es nesaku, nu labi. Padomju, džīns laikam tāds seifākais, bet es tāpēc iešu avangardā. No. Un es tev ieteikšu sarkano mežu. Sarkanais mežs. Viņi, man liekas, atradīšu, kur ir nosties. Man bija tāds excitements, padomju, džīns. Labi, lai iet padomju, džīns. Bet varbūt... Kur var atrast sarkano mežu? Es pastīšos, tas bija Red.Dot Media. Jā, tas viņš kaut kur ir pieejams. Bet, tur arī Diakonos. Dainis Grūbe, Agnes Budos. Nē, viņi forši. Jā, bet viņš tāds, jā. Nu, zin kā, varbūt man abi vienkārši jāskatās. Man liekas, kā abi jāskatās. Un tad nelūgties. Un tad, jā. Labi, Mārtiņ, liels paldies, ka tu atnāci. Mēs izrunājām... Mēs par to Ņujorku arī izrunājām, vai ne? Jā, principā, jā. Mēs izrunājām. Visas tēmas? 6 tēmas. Wow! Nē. Par ko mēs nezinājām? Podcastu veidošana. Bet, es varu ieplagot? Ieplago podcastu, tev tieši tikko gribēju prasīt vispār ieplagot lietas, jā. Klausieties laika kapsulu. Tā ir tas ir viens no projektiem, kuram es degu. Ar sirdi. Tas ir, es esmu veidotājs, esmu tur visu taisu pats un tiešām iedodiet iespēju laika kapsulu. Iedodiet latviešu podkastam laika kapsulu iespēju tieši tāpatās, kā Mārtiņš iedos iespēju latviešu seriālu. Tieši tā. Laika kapsula, YouTube, Spotify, visur. Jā, tas ir. Klausieties piekdienās, kas to būtu domājis, un tā. Iemetīsim gan manu biļešu evolūcijas linku, gan laika kapsulas linku šeit apakšā. Un ejam uz Rudolfa stāvizrādi evolūciju. Tiešām. Es īstenībā ļoti gaidu. Mēs neparunājām par Macaulay Culkinu, es gribēju Man par viņu izstāst, ka tuvākos mēnešus būs daudz jārunā. Tāpēc es izvēlēšos šobrīd nedarīt to. Labi? Paldies, ka uzaicināji. Jā, laiks bija forši arī. Čau.